man piedāvāja uzstādīt pasaules ātruma rekordu un vismaz pacensties pārsist, kurš pieder šerpam. Starp Everestu un Lodzi to traversu ir 6 stundas un 1 minūte. Un tad tas būs tas, kā mēs tagad gatavošos. Kas ir tas, ko šī komerc ekspedīcija paredz? Kas ir tas servis, ko viņi dod un par ko tev ir jārūpējās pašam? Liela man tikai ir jāatlido un jāizlido. Tu tikai jāsamaksā. Tu esi gatavs arī pateikt, cik daudz izmaksā šis tieši? Jā. Tālāk ir bonusi, šerpas bonus 1300. Labi, $2000 aizgāja bonusos. Man liekas, bija portera bonus vēl jārinēdos, kāds $150. Ir uzpūts kāds stipra brāzma, un tā telts ir aizlidojis no tās klints lejā. Ar cilvēkiem iekšā? Ar abiem šerpām mūsu. Tad rīktīgi kā filmās šitais ar vienu roku pie akmeņa, ar otru roku tur draugam kāju. Jā. Neesmu alpīnists, es nekad cietā nesaucu un diez vai saukšas nevienu mezglu, laikam nevaru sasaukt, varbūt kādu cilpu zinu. Čau! Atkal tiekamies alpīnistu un kāpšanas sporta entuziastu podkāstā Retinātā gaisā. Es esmu Ines Pučeka un šī būs epizode, kurā iepazīsieties ar pieredzi stāstu par dalību komerc ekspedīcijā 8000 un ar vēl daudz ko citu. Ja tev patīk šis podcasts un ja vēlies atbalstīt šo saturu, ko es veidoju, tad dodies uz vietni Buy Me a Coffee, slīpsvītra Retinātā gaisā un uzsauc tur virtuālo kafiju, bet tikai pēc šīs epizodes noklausīšanās. Un tad ķeramies klāt viesim, kas sēž galda otrā pusē. Tas ir Jēkabpilietis, kurš vairākus gadus jau dzīvo Rīgā. Rīgā atvēris ir vairākus ātrās ēdināšanas restorānus. Cilvēks, kurš 2025. gada 28. septembrī stāvēja 8000 Manaslu virsotnē un diezgan nesen ir atgriezies no vēl vienas ekspedīcijas Himalajos, no vienas no, es teiktu, laikam skaistākajām virsotnēm Himalajos Amadablam. Jā, tā viņu sauc arī viena no tādas sarežģītākajām, vismaz, un kur tiek vadītas tās komerciālās ekspedīcijas. Jā, un tas ir Kaspars Pergudovs, kurš man sēž pretī. Visiem čau! Čau! Man ir tāds mazliet satraukumiņš, un ir ļoti forši iepazīties ar katru jaunu cilvēku, kurš aizraujas ar kalniem, kuram patīk kalni. Mēs iepriekš neesam pazīstami. tāpēc man ir tāds, man ir daudz jautājumu, un es nezinu gandrīz vai ar ko sākt, bet nē. Es vispirms tev jautāšu par tām tavām attiecībām ar kalniem. Tev viņas, es saprotu, ir izveidojušās, tās salīdzinoši nesen. 3. gads skāpju. Kā tu gala rezultātā to visu nosauktu? Vai tev ir jau izveidojies nosaukums tam, vai tas ir tavs dzīvesveids, vai sports, vai atpūta, vai kas tas ir? Tas noteikti nav dzīvesveids. Mans dzīvesveids ir biznes, kurā es dzīvoju 24/7. Tas ir vairāk no personīgiem mērķiem, ko es daru. Visi pēdējie 5 gadi ir uzņēmumi, 5 gadi esmu dzīvojis ar uzņēmumu, tikai par uzņēmumu. Un tad pēdējie 3 gadi ir drusku esmu novirzies arī kaut ko priekš sevis. Un tā ir vieta, kur es vienkārši realizēju sevi, savu raksturu un vispār. Tur daudz iemeslu, kāpēc es esmu tur, bet tas ir priekš manis. Tā ir vieta, kur tu atslēdzies no tās savas biznesa vides? Īsti ne. Tā ir vieta, kur es otrādāk varu sakārtot savas domas, jo kodā Latvijā man tā iekšējā balss un tas kastrols man vārās nemitīgi, un tā ir vieta, kur es otrādāk varu sevi sakārtot nedaudz un drusku pakāpeniski saprast, ko man darīt tālāk. Tā ir vieta, kur es varu vienkārši strukturizēt, tā iziet cauri sev. Un tur ir tāda vieta, kur man liekas visas tās problēmas, idejas un viss, kas tev ir kā cilvēkam galvā, noreducējās uz ļoti tādām pamatvajadzībām. Uz pamatvajadzībām ļoti tieši viss notiek. Vairāk nav viss apkārt, tas nevajadzīgais, vienkārši ļoti konkrēti un tieši sāk pa plauktiņiem viss salikties. Kā tu nonāci līdz tam, ka tieši kalni ir tā vieta, kur tu vari sevi tā sakārtot, kur tas tavs katliņš, kas vārās, mazliet piebremzē? Paši kalni vienmēr, man nav neviena, vismaz labi nebija, tagad jau, protams, esmu iepazīstināts cilvēks, bet agrāk man nebija neviena cilvēka apkārt, kurš kāptu kalnos. Tas bija kaut kas, nezinu, no filmām. To es vienmēr saku, kāds man prasa, tas ir tāds, ko es redzēju filmās, ko es varbūt gribētu un esmu gribējis, bet pirmo reizi es pēc muguras operācijas, es ļoti daudz nodarbojos ar sportu, ļoti daudz arī tāpēc traumēju. Tas, kurš mani pazīst, zina, es tāds cilvēks bez bremzēm, es nemāku apstāties, jau kaut kur nomierināties, tāpēc ļoti bieži sevi traumēju. Arī tagad es kalnos kāpu ar saplēstām ceļgaļu saitēm. Bet bija muguras operācija, biju 6 nedēļas gultā, nevarēju nepiecelties neko. Un moments, kad pēc 6 nedēļām tu vari sākt sēdēt un tur pamazām staigāt,
bija pienācis līgo. Man bija gadus divus, man liekas, jau atsūtīts plāns uz Tatriem. Un nebija darīt ko līgo, pasaules partneru biznesu, un mēs aizbraucām uz Tatriem ar visu savu muguru. Un sanāca uzkāpt tajā risī virsotnieks ID 500. No Polijas puses? Slovākijas. Labi. Un sežu tajā virsotniekam, es gaidīju partneri, ka viņš tur 2 stundas līdz manim pienāks. Es sapratu, ka es gribu tālāk kāpt. Un es uzliku savu plānu kā nākošo Montblānu. Un līdz tam Montblānam, kamēr es nokļuvu, parādījās cits virsotnes, jo Montblāns bija aizņemts, nebija vieta. Un es domāju, vismaz kaut kur bija Montblāns vēlēšanās, bet tajā pašā gadā, man liekas, ja es nešaubos, vai arī gadu vēlāk, tagad drusku aizmirsu, bet ar Kristoru Kraftu bija piedāvājums braukt uz Indiju un uzkāpt 6200 metru virsotnē. Tad pēc Tatriem uzreiz bija 6000. Jā. Un sezonas beigās viens vairs var nekāpt, un tas bija tik tiešām viens no grūtākajiem kalniem. Nu, labi, tagad pēc visādiem amatabliem ir savādāk, bet tajā momentā, kad tu pirmo reizi zelkšņus velc un tu jau kāp sešniekā, tas bija tāds grūtākais moments. Un tajā brīdī tu kaut kur painteresējies, skaties kaut kāds YouTube video vai vienkārši Man tam nav laika. meties iekšā? Es joprojām neesmu alpīnists, es nekad tā nesaucu un diez vai saukšas, mezglu laikam nevaru sasiet, varbūt kaut kādu cilpu, zinu, visu. Bet es zinu tik, cik man ir jāzina tam nākošajam kalnam, kurā es kāpju, padziļināt, es tajā visā neiedziļinos. Dažus varbūt alpīnistus kaut ko esmu lasījis, dzirdējis, bet tā es pat Latvijas alpīnismu īsti nepazīstu. Nu, tas ir priekš manis tāds, ka tas esmu šeit, man tam vispār nav laika, es par to nedomāju. Tā ir tāda tava superdārga terapija. Varētu tā teikt, jā. Ja, tur ir ļoti daudz tiešām tie iemesli, kāpēc es turien eju, bet tā, kas ar visu sirdi būtu kalnos un alpīnismā, tas nav mans dzīvesveids. Okay. Tie ir tie vienkārši mērķi, uz kuriem es tiecos, un tas man tiešām realizē vienkārši kā cilvēku. Labi. Tu teici, ka līdz šim, kad tu sācis kalnos kāpt, tu nevienu cilvēku, kas tā īsti kalnos kāpt nepazini. Tagad tev ir tas kalnu kāpēju lociņš draugu izveidojies vai īsti nē? Tā nav. Es pazīstu vienkārši, ko es ar Andri Balotu, mēs tikko atgriezāmies. Es viņu zinu, bet vai mēs kaut kā ārpus kalniem, es vienkārši ar viņu dažreiz ekspedīcijās aizbraucu. Tāpat ar Kristaru, cik mēs 3 kalnos kopā esam bijuši, bet tas arī ir viss. Es ar viņiem esmu tad, kad mēs kāpjam kalvā. Bet, ja tu saki, man tev īstenībā bija tāds vēl jautājums, ka tu sevi pats nesauc par alpīnistu, kā tev liekas, kurš tad var sevi saukt par alpīnistu? Tas, kurš ir tajā, kurš to mācās un zina un pazīst. Es vienkārši kāpju, man pietiek spēka, es labi jūtos augstumos un es vienkārši kāpju. Labi, bet tad kāpēc tas tavs mērķis ir Everests un Lodze? Man liekas, Everests ir lielākajai daļai vienkārši tādiem, ka augstākā pasaules virsotne. Vienkārši kaut kurā momentā sapratu, ka Everests jau būs par mazu priekš manis. Tad es vienmēr gribēju uzkāpt šajās 2 virsotnēs, un man vienmēr bija plāns to izdarīt vienā dienā. Everests un Lodze 24 stundās. Ar to es dzīvoju pēdējos 2 gadus, un viss, kurus esmu kāpis, tas bija tāds sagatavošanās. Jā, man bija arī iepazīšanās ar nāves zonu, iepazīšanās ar augstumu. Dabams bija otrādāk iepazīšanās ar tehniskajām kaut kādām iemaņām. Bet pēc manas virsotnes es kāpu ar Nimsdeju, ar viņa grupu un ar viņa diezgan spēcīgiem līderiem. Mana sloviņiem virsotne ir tāda, kur viņš parāda, laikam, tiešām, kas ir viņa uzņēmums. Priekš viņa ir tāds mārketings. Viņš pēc manas sloviņas cenšas ievilkt tālāk uz virsotnēm. Viņš parāda tik tiešām, kas mēs esam, kādi ir mums šerpas, kādi ir mums līderi spēcīgi. Tāpēc manas sloviņas virsotnes sasniedzu, ja parasti tās kādas 5-7 stundas aizņem, es viņu sasniedzu 2,5 stundās. Diezgan ātri mēs viņu sasniedzām. Es viņus jau iepriekš brīdināju, ka esmu diezgan ātrs. Ja tad man stiprāk šerpu, palaidiet mani tur, dienu ātrāk, vai vēl kaut kā. Es viņiem slēgu to prasīju. Bet viņi man nepazīst. Mēs gribam redzēt, mēs gribam pārbaudīt un tā tālāk. Un tad pēc šīs virsotnes viens no līderiem, viņi zināja manu plānu uz Everestu un Lodzi, viņi man piedāvāja pacensties, kas nav, es to tiešām godīgi neatbalstu, un tā nav pareiza uzvedība kalnos, bet tā kā es meklēju sponsoru šīm projektam, sākušu tulīt. Viņi man piedāvāja uzstādīt pasaules ātruma rekordu un vismaz pacensties pārsist, kurš pieder šerpam. Starp Everestu un Lodzi to travers ir 6 stundas un 1 minūte. Un tad tas būs tas, kā mēs tagad gatavošos. Okay. Kā Everests un Lodze vienā dienā atkal ir jau par mazu, tad es gatavošos šim pasaules ātruma rekordam. Šo tu vēl nekur, man liekas, nebija teicis. Ne? Tagad sāku, jā. Tagad saki. Labi, tad, ja gadījumā klausās kāds, kurš ir gatavs tevi finansiāli atbalstīt? Būs, jā, es tagad decembrī gribu pabeigt, jau gadu druskai gatavoju šo sponsoru kampaņu, bet mums tāds 2 gadu garš mārketinga projekts,
Līdzi ar mani brauc operators uz Everestu, kur mēs arī dokumentālo filmu filmēsim, arī grāmatu gribu sarakstīt pēc tam. Nu, ar visu gatavošanās lielais process, nu viss tur tāds. Nevienkārši uznest tur, nezinu, karogu augšā. Tas par to man būs, laikam, kauns prasīt kaut kādas sponsoru naudas. Tas tiešām tāds 2 gadu garš projekts plānojies. Superīgi. Nu, tu esi tāds ļoti jaudīgs cilvēks, nu, tādu vēlmju, sapņu īstenošanas ziņā. No tā pirmā brīža, kad tu uzkāpi risī, līdz šim brīdim ir pagājuši cik gadi? 3 gadi, man liekas. 3 gadi. Man liekas, 3 Un tu jau esi bijis tādās diezgan nopietnās virsotnēs. Tā arī 8. virsotne man, jā. Man sanāca 3-4 kalni gadā. Drusku par daudz, esmu noguris, bet tā vienmēr iekrīt. Jā, mums pārējiem tas būtu vienkārši sapnis tik daudz kalnos gada laikā uzkāpt. Ja tu saki 3 vai 4 kalni, tā tiešām nopietni. Pēdējie 2 gadi tā sanāk, jā. 12 mēnešu laikā tagad ir 4 kalni. Pagājuši, kad man liekas bija 3. Jo man pieņemsim pēc Indijas, kad mēs uzkāpām, tad es pacēlu to jautājumu par Montblānu, ka tas man bija plānā, tā man pie viņa ir jāatgriežas. Es uzrakstīju Kristupam Liepiņam, viņam viss grupa bija aizpildīta. Es domāju, man kā šogad, gadā vismaz viens kalns ir jāskāp. Es pieteicos pie Kristaros Kazbeku. Pēc tam, pēc Kazbeka vēl apmaksāju, viss kārtībā. Viņš man piedāvā, ka viņš pirmo reizi brauc uz Nepālu. 6,5 Mera Smaila. Tas arī loģiski tam pieteicos. Pēc tam arī Liepiņš uzrakstīja, ka viņam Montblāns atbrīvojas. Tas arī Montblānu paņēma. Man sanāk 3 kalni gadā. Okay. Un kamēr līdz tai Mera Smailai tiku, es jau pieteicos uz Manaslu virsotni. Un pēc Meras es sapratu, ka man lieka Mera vajag drusku pagatavoties. Es pieteicos atkal Sakonkāgu uzkāpt pie 7. jau drusku saprast to augstumu. Nu, no šīm te pagaidām nepārcelāsim Manaslu un Abadablamu, bet no šīm virsotnēm, kuras tu nosauci, tev ir kaut kādas vispilgtāk atmiņā palikušās lietas vai kaut kādas tādas nopietnas atziņas, ko tu esi guvis tieši par kalniem? Īsti laikam ne. Viss bija vienkārši kāpjams. Ļoti daudz, kur es pat, pirms kodu Kazbeku, kā es teicu, es viņu pat nesajūtu, jo diezgan, esmu ļoti fiziski gatavs tam visam, tāpēc šie kalni tādas atziņas, Indija pat par sevi bija ļoti interesanti, ļoti skaisti. Pirmoreiz ir Himalajos, tas viss tomēr salikās tādā tiešām ceļojumā interesantā, un kalns bija tiešām tāds arī patīkami kāpjams. Labi, pastāstīji, tu saki, ka tu esi ļoti labi fiziski sagatavojies šiem kalniem. Kas ir tas, ko tu ikdienā dari? Man ir pēdējie 5 gadi stabili crossfits. Ja vienmēr tas ir reizi dienā, gandrīz vai bez pauzēm, katru dienu. Un es gadus 10, bet dēļ biznesa tagad stipri mazāk, bet gadus 10 nodarbojos ar MMA cīņām. Tad, principā, uz Manaslu pēdējo gadu 2-3 treniņi dienā bija. Bet, man liekas, jebkurš fitness treneris pateiktu, vecīt, bez atjaunošanās procesa. Ko tu dari? Tā saka, bet arī tas... Es uz to sportēju arī tīri dēļ darba. Man ir vajag vietu, kur es vienkārši izslēdzos, un tas ir crossfits, kur stundu pazūdu. Un tad parasti tā ir stunda, bet tā kā mēs gatavojāmies tam, plus tur vēl Hairoksām, toreiz bija tām sacensībām pasaukuši. Tam mēs vēl sākām paralēli gatavoties. Pēdējais gads, 2-3 treniņi dienā noteikti. Vai tu esi mēģinājis kāpšanas sportu? Drusku patrenējos. Un kā tev patika? Man nepatika. Ko? Es nezinu, man nepatika. Kā var nepatikt? Kas tev tur nepatika tik ļoti? Tāpat grūti pateikt, nav mans, tas nav mans. Jā, es uz Abadablamu, es ar Andri, mēs vienojāmies, viņš saka, tā, tev tur īsti nav pieredze, panāc drusku uz zāli, vismaz pamatus paņem, lai zinātu. Tieši kāpšanai. Jā, tiem ir žumāri pastrādāt un tam līdzīgi. Es drusku pagāju. Bet nē, tas nav tas. Tas ir tāda alpīnisma pamata, tāda tehnikas pamata, bet tādu riktīgu kāpšanu, boulderingu, piemēram, esi mēģinājis zālē, turpat pie viņiem virsotnē. Es zinu, jā. Tā, ka ļoti mēģināts, nemēģināju, bet vienalga tas nav mans. Pirmkārt, man ļoti patīk komandas sports. Man ļoti patīk ļoti fizisks, grūts sports. Ja tu redzēt, tas arī mēs vienkārši uz crossfit, lai saprastu, mēs ejam, mums katru dienu ir sacensības. Tur mēs 3-4 čaļi vienkārši zvēri esam un viss mēs tur trakojam katru reizi. Tad man vajag tāds ļoti izaicinošs stāsts. Es tev varu piedāvāt alpīnismu tehnikas sacensības. Es šaubu. Bet ir arī savas kādas problēmas, piemēram, tajā pašā boulderingā vai kādā saki. Man ir rokas lūzums tāds nepatīkams, kur ne īsti es komfortabli jūtos. Izmantot rokas, nezinu, arī tagad tam Abadablamā nenormāli. Krampi bija tur labai rokai laustie un tam līdzīgi. Tu esi salauzis roku... Cīņās, jā. Un tā nelabojami salaudzis. Pēc idejas man cīņas ir aizliegtas, bet jā.
Okay. Es kaut kādā mērā tevi saprotu, to tavu pieeju, to savu ķermeni. Es vienkārši ignorēju. Tas ir Jā, es tā arī kaut kādās atsevišķās lietās esmu darījusi. Piemēram, man sāp ceļi arī kopš pirmās reizes, kad es kalnos kāpu un es sāku skriet, un man nenormāli patīk skriet. Un tie ceļi sāp. Un es esmu gājusi uz treniņiem ar visiem tiem sāpošiem ceļiem un ignorēju vienkārši tās sāpes. Es tā dzīvoju 5 gadus. Bet cik tev ir gadi? 30. 30. Es zinu, tur vecums un pārējais regulāri. jā. Es esmu bijuši vecāki par tevi. Īpaši zālē, tur daudz īpaši daudz fizioterapeiti, ar kuriem man palīdzēja tur no tās gultas izlīst ārā un visi to redz. Tas nebeigsies labi. Tad dzīvo šodienai tā kā, jā? Tas pats, bieži vien ar kaut kādu muguru man tur kaut kādi iekaisumi sāks un viss kaut kas, es nevaru izlīst no gultas. Visi saprot, aiziet pie fizioterapeita, uz paklājiņu, tur pastrādāju un tik līdz pieceļos visu uzredzēšanos. Es eju atpakaļ grupā. Tu vairs ar fizioterapijas vingrinājumiem nenodarbojies, ja? Tā uzreiz atpakaļ savējos crossfita Tas pats ar tiem ceļiem. Pirms manas lūvi izdrusku sabijos jau, tiešām bija ļoti smagi ar to celi vienu. 3 nedēļas labi, es ar viņu padarbojos, aizbraucu uz manas lūvu. Tagad vienalga. Tu šķiet, ka Tomam Grēviņam starpbrīža intervijā Latvijas radio stāstīja par to, ka tu aizbrauc uz kalnu ar plēstām saitēm. Man divas saites ir ieplēstas ceļgaliem. Un vēl joprojām viņas ir, ja? Vēl stiprāk ir. Es uztaisīju pretsāpju poti uz manas lūvu. No manas lūvu starp 3. un 4. nometni saitu, ko beidzās poti. Tur bija tāds grūts kāpiens, un es sajūtu, ka sāpes ir atgriezušās. Bet, Apbrīnojama attieksme. Bet tu neuztraucies par to, ka šis tev varētu kaut kādā veidā atspēlēties uz Everesta, piemēram? Ir jāsakoja līdz tam momentam. Kaut kāda operācija droši vien draud, ne? Vai kaut kas tāds? It kā tur var viss salabot, bet es visdrīzāk nodarbošos ar sportu, kamēr tur vispār plīsīs, un tad būs operācija. Okay. Tā es parasti dzīvoju. Okay. Es sapratu tavu dzīvesveidu, dzīves stilu, bet es gribu vairāk noskaidrot no tevis par to komercekspedīciju, kurā tu devies tad pēc visiem šiem kalniem, kur tu esi bijis kopā ar Kristeru Kraftu, ar Kristapu Liepiņu. Tu izdomā, ka tev vajag iepazīt tos 8000-niekus. Es vienmēr gribēju, es uz viņiem skatījos, tu seko līdz tam pašam Nīmsdēm, tu seko līdz viņa aģentūra vai tam Krievijas, nezinu, kādam Abrāmu vai Kotļāram vienalga. Viņi visi kāpi, un tu redzi to summu. Vienkārši tas manas lūgu izlaica 2 reizes lētāk nekā tu par viņu biji. Un es nevaru noturēt. Tev tā kā visu laiku tev ir bijusi tā vēlme par tiem 8000-niekiem, tu seko līdzi, tev ir kam sekot līdzi. Un tad beigās, tu... Es ieraudzīju to summu, kuru es varu pavilkt. 2 dienas es apdomāju. Bet gadījumā Nīmsdeja firma nav viena no tādām prestižākajām un dārgākajām šajā visā? To mēs arī runājam ar visiem, kas viņi ir dārgākie. Izņemot tieši šo manas lūvu braucienu. Viņiem ir lētākā. Jo tas priekš viņiem ir mārketinks. Mēs tur runājām pēc idejas gandrīz vai par pašizmaksu viņu sauc. Viņi parāda visu savu servisu, šerpes un bāzes nometas, visu kā viņi apkalpo un viss, cik ar viņiem ir droši un gandrīz vai, es teiktu 100%, ka tu uzkāps, jo tik tiešām personāls ir ļoti spēcīgs. Personāls ir spēcīgs, bet vai kāpēc pats? Tas jau ir noteikti atbildīgs. Bet tas, ka tu zini visu, ko tev var iedot kā aģentūra, viņi diezgan līmenī. Tāpēc viss, tu aizbrauc pie viņa un visu, ko tu dzirdi, viņa tur ir jābrauc uz Everestu nākotnē. Viss viņš vēl iekšā. Okay, tad tu biji nobriedis jebkādam 8000-niekam, galvenais tādam, ko tu vari finansiāli atļauties? Jā, bet bija tie, es nezinu, no kurienes viņi bija parādījušies, bet bija tas pats manas lū, kurš stāv galvā, un es saprotu, ka es viņu gribētu. Vienkārši man viņš stāvēja pēc pāris gadiem, bet tā sanāca, ka ļoti ātri. Tāpēc vai katrs, tagad laikam jā, bet tie pirmie bija, kurus es tiešām vēlējos, un tā arī sakrita, ka manas lūk bija viens no tiem, kurus es gribētu. Labi, cik ilgs laiks pagāja no, pieteikšanās brīža kompānijā līdz pašam braucienam? Gads. Tad, viņi tikko izbrauca, es sekoju līdzi, ka viņi tikko palaido 24. gadā sanāk manas lūk grupu, un tajā pašā dienā viņi izliek pieteikšanos uz nākušo gadu. Viņiem ātri piepildās grupa? Jā, viņiem ir 26 cilvēki bija. Labi, tu esi apstiprināts kompānijā, kas brauks tālāk. Kas ir tas, ko tu dari, kā tu sāc gatavoties? Nekā. Tāpat kā sportotājs ir vienkārši turpina. Okay, es pieņemu, ka tad tā tava fiziskā sagatavotība ir
super augstā līmenī, lai varētu tajos kalnos kāpt. Iepriekš tu biji pārbaudījis arī sevi dažādos augstumos ar to, kā tu sadzīvo ar retināto gaisu. Starp citu, kādas sajūtas, kaut ko jūti, nejūti? Man ir priekš latvieša pārliecinoši ļoti labi ar augstumu. Bieži man par šerpu sauc. Šerpas. Tāpēc pēdējais amata aplim ir viens no piemēriem. Es biju drusku pārreikinājies. Es kaut kādā biju sajūts vai datumus, nezinu. Man likās, ka mūsu starp Manaslu un Damblam būs kaut kādas 2 nedēļas no sērijas. Pēc idejas man tā aklimatizācijai būtu jābūt. Beigās pagāja pusotrs mēnesis, un mēnesis bija Latvijā nodzīvojis. Aklimatizācija turās pēc idejas 2 nedēļas. Tāpēc es turien atbraucu jau svaigs. Tā kā praktiski bez nekā. Jā. Bija arī paredzēts, ka grupa latviešu viņi kāpa Meras Smailē, ka viņi uzkāps, viņi būs aklimatizējušies, un zem Damblam mēs braucam gan vienā virzienā tikai uz augšu uzkāpt. Bet bija ciklons ļoti liels, bija ļoti liels sniega vētras, visi kalni bija aizvērti, un arī latvieši neuzkāpa tie Meras Smailē, tāpēc viņi arī nebija aklimatizējušies. Tāpēc viņi papildus ņēma arī Damblam tajā kāpienā, rotāciju taisījumu vispārējo. Labi, mēs pie šī kalna vēl nonāksim. Tur arī man būs viss kaut kas vairāk, ko jautāt. Tas stāsts, kā es jūtos augstumā. Tad, respektīvi, tev arī retinātais gaiss diži netraucē tavai pašsajūtai. Es teiktu, jā, vispār priekš latviešu, kurš izaug 20 bendros, vai cik mēs te esam Rīgā, par brīnumu man ļoti labi. Pēc tam es esmu redzējis tos cilvēkus, kuri 3000 tur un visam mainās. Ļoti daudz cilvēku varētu apskaust tevi par šo ķermeņa īpatnību. Tu esi noteikti pateicīgs par to. Man patīk tas, ka man nav to problēmu. Tas pats arī kādā Manaslu virsotnē. Tur uzkāpjam visas meitenes, tur vēl visi vemstās, un tur es tur laimīgi savu putru ēdu, vispār viss kārtībā. Bet tev vispār bija kaut kas pirms šī te Manaslu kāpiena, kas tevī radīja kaut kādas bažas, nezinu, satraukumu? Varbūt ne gluži bailes, bet kas bija tas, par ko tu domāji, ka tā es nezinu, kā izies. Tikai cēlis. 3 nedēļas pirms, kad es tur nevaru viņu saliekt neko. Man bija ieplēsta ceļgalas sēta jau kādu laiku, es viņu jūtu visu laiku, es viņu drusku ignorēju. Un tas aizgāja zem treniņu, man izsita to celi un man ieplīst cita saita. Un tad pēc tā es jau biju drusku satraucies, ka varbūt pat ir jāatsakās, jo es nevaru viņu saliekt neko. Un tad viņi drusku iegāja vietā, un, protams, viņi nepārgāja, aizgāja pie ārstiem, viņš tur. Vienīgais, ko ieteicu, uztaisīt pretsāpju un viss. Tas bija vienīgais. Jo tas praktiski ar tevi notika 3 nedēļas līdz izbraukšanai. Tas pēdējais plīsums, jā. Kas ir tas, ko šī komerc ekspedīcija paredz? Kas ir tas servis, ko viņi dod un par ko tev ir jārūpējās pašam? Pa lielam man tikai ir jāatlido un jāizlido. Tu tikai jāsamaksā. Jāsamaksā un jāatlido līdz viņiem. Labi, viņi te sagaidīs un... Tu esi gatavs arī pateikt, cik daudz izmaksā šis tieši? Jā. Ņemot vērā, ka Manaslu ir 8000, ir jāgatavojas mīnus 40 grādiem tam līdzīgi, tāpēc bija jāpalielina savi ekipējumi iekrājumi. Īpaši es visu ļoti stipri atvilku ekipējumā. It kā man kaut kas bija. Es atkal, diemžēl, es arī kalnos izturos tāpat kā Latvijā. Tik līdz kaut kas notiek, es saprotu, ok, šits man nedara. Meras Smailē es atceldēju rokas un stipri sapratu, ka šie cimdi ir par mazu. Es nobraucu lejā, nopirku lielas mīnus 40 cimdus. Aizbraucu uz Akonkagu ar zābakiem, kas ir domāti tādiem no mīnus 20 grādiem. 2 mēnešus nejūtu kājas. Sapratu, ka laikam vajadzēja zābakus ātrāk jau mainīt. Bet fakts tāds, jā. Un tad uz manas bija tas moments, ka es sakrāju to visu pilnu ekipējumu un tad nācās piepirkt. Un kopā ar to visu, ņemot vērā, ka šogad vēl Nepāla pacēla permitus visiem kalniem, sanāca apmēram 25,000 Manaslu. Tas tajā summā ietilps pilnīgi viss. Apdrošināšana, kompānija, avio biļetes. Es teiktu, ka jā. Varbūt tur plus mīnus 2000, bet pats Manaslu no viņiem bija $15,000. Pēc tam viņi pielika klāt vēl 2000 ar jauno gadu. Viņi paprasīja 17,000 no sērijas. Vairāk viņi neko neprasīja. Tālāk ir bonusi, šerpas bonus 1300. Labi, $2000 aizgāja bonusos. Kādus bonusiņus tu ņēmi? Viņi ir jāmaksā, Nepālā vienmēr jāmaksā šerpam, kurš ar tevi kāp. Visdrīzāk, es neatceros, kā tur bija tie nosacījumi, bet es maksātu labi jebkurā gadījumā, vai es uzkāpu vai neuzkāpu. Varbūt tur laiks ir vainīgs vai viņš vainīgs, bet ja tīri manis dēļ, es tāpat būtu maksājis. Bet šerpam jāmaksā bonus vienmēr. Arī Damblamā mēs maksājam. Manaslu tas bija $1300. Tas ir personīgi konkrētajiem šerpam, kurš ar tevi iet, jā? Par to, ka viņš ar tevi ir uzkāpis summit bonus. Par personālu. Bija par virtuvi. Virtuvē mēs maksājām, man liekas, $400-500. Un
porteriem. Man liekas, bija portera bonus vēl arī nedaudz, kad $100-150. Tad kopā kaut kā 2000 sakrājās bonus. Un papildus biļetes, jā, apdrošināšana, jā. Nu, redzam, mēs par ko liekam parunāsim, ka mēs iesprūdām valsts protestos. Mēs bijām piecveikuši uz viesnīcā, kas tur $120 dienā. Mums neļāva no viņas iziet, mēs nevarējām pārvākties, tāpēc papildus ekstra dienas, kur mēs tur iesprūdām, nācās sejas paņemt vēl. Jā, es par šo īstenībā, skatoties tavus Instagram storijus, aizdomājos, ka jums tā ekspedīcija pagarinājās par cik dienām gala rezultātā? Īsti nepagarinājās. Īstenībā pat es joprojām nesaprotu, kāpēc viņi tur liek ekspedīciju bukot līdz kaut kādam 7. datumam no sērijas 7. oktobris, kaut kā mēs uzkāpām 28. ar visiem iekavējumiem. Es mainīju biļetes, lai atgrieztos ātrāk mājās, tur nedēļu veselu. Respektīvi, tu biji vienkārši paņēmis tādas biļetes avio, ka var samainīt. Tā viņa prasīja vispār, lai mēs tik ilgi. Bet tas, ko mēs pazaudējām, tas man bija varbūt satraukums. Tas, ko mēs pazaudējām visas rezerves dienas sliktiem laikapstākļiem. Tas visas dienas mēs pavadījām viesnīcā Katmandu. Tāpēc mums īsti nebija kaut kāda opciju sliktiem laikapstākļiem. Cik liela ir tā starptautiskā komanda, ko viņi nobuko tam vienam kāpienam? Respektīvi, cik daudz cilvēku bija tajā kompānijā, ārzemnieku, kas kāpa? Mēs bijām 26. 26 tie bija tie parastie cilvēki, kas ir nopirkuši šo te servisu. Cilvēki 35 bija servisi. Un tas ir tas apkalpojošais personāls, ja tie 35. Es nezinu, cik, bet viņi bija daudz. Un jūs vēl 26, ja? Ne, pat vairāk. Nu, skaiti, katram ir savs šerpa, tātad 26 šerpas vēl bija. Plus nebija vairāk šerpas, plus arī Nimsdejs pats kāpa pēc mums dienu. Viņam vēl bija kādas 3-4 šerpas vēl līdziņiem. Tāpēc tur to cilvēku bija ļoti daudz. Un tā bija tāda riktīgi starptautiska kompānija no malām, vai ne? Jā. Vai viņi prasīja jums kaut kādas prasmes, iepriekšējo pieredzi, kaut kā pierādīt, vai tas tā viņus neinteresē? Īsti, tāds kā pierādīt, ne, prasīt viņi prasīja, kur tas ir bijis, kur tas kāpis. Es varēju arī samelot. Es nevaru viņu to pārbaudīt. Jā, es ar tā domāju, ka jebkurš varētu samelot par kaut kādu iepriekšēju pieredzi. Tas ir komerciāls alpinisms. Viņi grib tevi redzēt uz kalnu. Es nezinu, cik viņiem tas ir svarīgi. Jo viņi, lai tu saprast, tur bija arī ļoti, ļoti vāji cilvēki, kurus viņi ir pierunājuši. Viņi ir bijuši kopā Konkagvā, kurā nav uzkāpuši. Viņi ir pierunājuši, ka arī jābrauc tālāk uz manas lūdzu. Tāpēc. Tad tu gribi teikt, ka no viņu kompānijas puses tas ir tāds rīktīgs bizness. Tas nav tā, ka es parastais cilvēks tagad meklēju jebkādu iespēju, kā uzkāpt kalnā. Viņi apzināti mēģina tevi dabūt uz kalnu vēlreiz. Viņi varbūt var tevi ieteikt, tur nezinu, paņemt kaut ko to kalnu, bet pa lielam, jā, viņi tevi apzināti. Jo tiešām bija vāji cilvēki. Es viņus nepazinu. Tur ļoti daudz. Es biju es pirmo reizi biju ar Nimsdeju kompāniju, bet ļoti daudz viņiem bija kāpuši jau iepriekš, varbūt 8000 vai Kilimanjaro vai Aconcagua un tam līdzīgi. Un viņi pazina tos vājos personāžus. Viņi saka, viņi arī tā kā to Nimsdeju neko labu neteica šajā ziņā. Viņi ievilka to cilvēku uz manas lovu. Viņi zināja, ka viņi neuzkāps, bet viņi ir viņu ievilkuši. Cik interesanti, ka viņi tā ļoti ir. Labi, viņš ir, protams, ļoti spilgta personība, par kuru arī varētu veselu podkāstu ierakstīt arī par viņa sasniegumiem. Protams, bet šajā ziņā, jā, tur vienalga nostrādā biznesa. Tas tā baigi interesanti, ka tie cilvēki, viņi paši apzinās, ka viņi ir tādi, ka viņi netiks līdz virsotnei. Viņiem, protams, ir arī es dzirdēju tajā pašā nometnē arī pozitīvas rezultātus šajā ziņā, kur tur neuzkāpa Konkagvā, bet ar viņiem uzkāpa Everestā. Protams, tur papildus aizgāja kābeklis, papildus aizgāja vēl kaut kas. Tādi viņiem arī ir situācijas bijušas, ka viņi tomēr uzved arī līdz augstākās virsotnēs pēc tam. Bet baigi interesanti. Viņi vienkārši ievilk tālāk, vienkārši esi ar mums. Un tu arī esi tā kā ievilcies tālāk ar viņiem. Mani uzrunāja viņu servisu un es nezinu ar saviem plāniem, ko es vēlos izdarīt. Es esmu tāds droši, ka viņi man nodrošinās diezgan daudz. Tādus labus apstākļus. Jā. Vai tev ir saglabājušās tādas kaut kādas labas, draudzīgas attiecības ar kādu no tiem cilvēkiem no tās grupas? Jā, esat čomi palikuši. Ir kā ar kādu indieti, mēs tur vairāk varam pakomunicēt, bet priekš sejas, varbūt tā drusku egoistiski, bet es turpinu ar tām šīm šerpām iepazīties arī no Amadamlam, kādu, kurš mums tur nekā, bet es viņu no malas ieraudzīju, viņš tur atnāca ciemos, dzirdot viņa sasniegumus, uzreiz paņemu kontaktus, ar viņu sazinājos, vai tu nākušu gadu kaut kur astotniekā kāp, varbūt tev kaut kas ir interesants, varbūt atsūt kādu piedāvājumu.
Es baigi daudz šerpas sev saglabāju, lai varētu bez kaut kādām aģentūrām, bez papildus maksām kaut kur uzkāpt. Jo Latvijam nopelnīt tādiem kalniem ir pagrūti. Tāpēc, bet es labprāt kāptu. Ne, no vienas puses, šis viss it kā ir diezgan labi saprotams tajā valstī. Viss turās uz turismu. Jā. Un šis ir ļoti labs veids, kā viņiem nopelnīt kaut kā. Jā, bet idejiski, jā, tā 8000, jo īpaši tas ir monopols. Un, ja gribi braukt no kādām no aģentūrām, tev ir jālien iekšā. Vienīgais, ja tu jau kādu pazīsti, viņš te kaut kā var iebāzt tajā no malas. Vai tevi interesētu arī tāds, kā lai saka, tas veco laiku alpīnisms, tā, kur tu pats stiep augšā savas visas lietas, tev nav neviens tāds palīgs, ka tā ir tā tava kompānija nelielā, tur, 4-6 cilvēki? Nebūtu problēma. Es pirmo reizi kāpjot tam kaut kā akvā, es jau iepazinos ar komerciālu ekspedīciju. Es tam nebiju gatavs. Es biju gatavs pats visu stiept. Tā kā šis viss man priekš manis ir jauns. Es bieži vien visu pats stiepju. Te pašā Montblanā tur 30 kg somu mēs tur nesām un tam līdzīgi. Tāpēc. Tā kā tas arī tev nesagādāt nekādas problēmas. Šī ir vienkārši tāda papildus, ekstriņa. Nav tā, ka es tiem šerpam visu nododu savu. Es bieži vien visu pats ņemu. Labi, tur ir tās lielās somas līdz bāzes nometņai aiznes, bet līdz virsotnē viņš man visu laiku kaut ko prasa. Es viņam īpaši nedodu. Es tikšu galā, es kārtībā. Tēju neprasa viņam vārīt. Kā kur reiz. Tur redz, pie viņa ir viss tas. Bet es, lai saprastu, es kalnos īpaši, kad skāpju kaut kādā jau virsotnē, tās pēdējās 3-4 dienas es neēdu, nedzeru. Ļoti, dzert varbūt kaut kādu ūdeni tur var paņemt, bet ļoti minimāli. Man slūdz virsotnē, es 3 dienas neēdu. Man liekas, tavs organisms būtu tāds riktīgs izpētes vērts. Būtu interesanti. Šeit man visu laiku saka, kā tu vēl dzīvosies? Es ēdu 3 dienas. Es laiku atsaku, man saka, es negribu. Man tas kungs tur īpaši nestrādā, lieku reizi kaut kur nesu savu vēdrā kaut ko. Priekš kām enerģijas man pietiek. Apbrīnojami. Tas tiešām ir apbrīnojami. Bet labi, Manaslu. Tātad, kad jūs aizlidojāt uz Katmandu? 3. man liekas, septembris. 3. septembris. 28. jau stāvēja virsotnē. Bet pirms tam, kā tu teici, tur pilsētā bija protesti vietējo iedzīvotāji. Kas tur īsti notika? Man jau iepriekš brīdinājis, ar šerpu jau citu no Kristara puses bija ar viņu kaut ko sazinājis. Viņš mani brīdināja par to, ka Nepālā briest to, ka būs sociālai tīklai bloķēti. Jo tur Nepālā iesa kaut kādas savas nosacījumus, ka viņi grib visu pamainīt. Un it kā briest, ka bloķēs. Es atlidoju, man jau lidostā pateica, ka rīt vai parīt aizbloķēs, es nopirku kartu, man tur VPN jau pieslēdza klāt, un tā kā tam līdzīgi. Un tad aizbloķēja sociālos tīklus. Visi Facebook, Instagram, TikToki, viss. TikToks vienīgais, kurš bija jauniem reglamentam kaut ko tur izdarījis pareizi, viņš bija laikam atļauts. Okay. Bet pa lielam visi, un pa lielam tas ir viņu biznes. Priekš viņiem tas ir ļoti svarīgi. Un tad sākās valsts protests. Sākumā kāds ir, es nezinu, vienkārši izgāja ārā. To arī nosauc par Gen Z protestu. Tā kā izgāja jaunatne tieši ārā ar pret šo protestēt. Bet tas ļoti ātri pārauga par to, ka tajā pašā dienā policistiem tika atļauts pielietot šaujamieroči. Un tika 19 nogalināti, principā skolnieki ir 15, 12 gadīgi un tam līdzīgi. Un tas loģiski viss pārauga jau ļoti spēcīgi, tādos nekontrolētā hausā. Un man liekas, tajā pašā dienā viņi ir atbloķējuši sociālos tīklus, bet tas bija tikai iemesls. Nepāla ļoti korumpēta valsts ir, tāpēc viss sākās pret korupciju. Tā kā tur 20. gadu, es nezinu, cik tā valsts, tur tie valsts ierēģi ir ieņēmuši valsts un liela korupcija. Principā tā valsts ir ļoti, ļoti tāda, izputināta. Tāpēc tas viss sākās pret korupciju. Un tā kā tie bija nogalināti, un tur sākās nenormāls hauss. Principā viss, kas bija saistīts ar valsts ierēģiem, visi viņu privātās mājas, visi, nezinu, tur policijas iecirkņi tajā pašā skaitā, parlamenti vispārējais, viss tika nodedzināts. Viņi nodedzināja pilnīgi visu, kas ir saistīts ar šiem valsts ierēģiem, kā piemēram, spilgtākais tas ir Hilton viesnīca, kur pagājušajā gadā tika uzcelta jauna 5-zvaigžņu, cik viņa tur stāv, viena no augstākajām ēkām Nepālā. Viņi tika nodedzināti, jo viņi it kā piederot kongresa dēlam. Un viņi kādreiz bija tieši pretī mūsu viesnīcēm. Mēs uz viņu skatījāmies kā uz ugunskura. Tāpēc viņi nodedzināja visu. Viņi izkerstīja visus šos valsts ierēģņus un taisīja viņiem linčtiesu, laikam tā sauc latviskajā.
Tā kā arī tur nezinu, vai sieva kāda tika nogalināta un tam līdzīgi. Tāpēc ļoti viss tika nekontrolēti. Plus arī visi policijas iecirkņi tika apzakti. Viss tika apzakts un tam līdzīgi. Kaut 15 gadīgi ar automātiem pa ielām skraida. Un, viņiem cietumos bija viens, kas bija pret korupciju iesēdināts. Viņi gāja pret to, lai arī viņu izpestītu. Beigās 13,000 ieslodzītie izbēga. Un šajā visā procesā armija bija neitrāla. Un visi gaidīja, par ko viņi iestāsies. Vai par sabiedrību vai par šiem valsts ierēģiem. Tad otrajā dienā, kad tas viss kļuva tiešām nekontrolēti un viss pārauga stipri vairāk nekā kaut kādos protestos, tad iestājās pret šiem valsts ierēģiem, sabiedrības pusē iestājās armija, un tad sākās komandants, un tad pamazām sāka šo visu kontrolēt. Tad tādos drausmīgi lielā, iekšējā. Tas ir viens no lielākajiem, cik mēs lasījām un stāstīja, viens no pasaulē lielākajiem tādiem protestiem, kas notika. Jā, un visu šo laiku jūs tad, cik tās bija dienas? Man liekas, 5 dienas mēs iesprūdām. Veselu nedēļu gandrīz vai? 2 dienas bija tieši protesti. Neviens nelien ārā. Sākumā bija slikti laikapstākļi. Mums bija 8 helikopteri ieplānoti, 2 helikopteri izlidoja, pēc tam sākās slikts laiks, nekurš tālāk netiek, gaidām nākošo dienu, mums ir saraksts. Tad 3. helikopters aizlidoja un 4. ir protestu laikā, kad vēl viss tikai sākās, aizveda viņus uz lidostu, bet tur viņi ir iesprūdi uz visu dienu, viņus pēc tam atved atpakaļ, un tad viss lidosta bija. Sākumā nelidoja dēļ visiem dūmiem, tas, ka pilsēta deg un tam līdzīgi bija bīstami, pēc tam tika aizvērta lidosta. Tāpēc 2 dienas bija tīri ar protestiem, vairs neviens nekur nelidoja, un pēc tam armija aizvēra lidostu un atvēra pēc pāris dienām. Atvēra sākumā tikai lidmašīnām, jo tie visi valsts ierēģi bija meklēšanā, un tad sērija helikopters bija tas, kur viņi var jebkurā vietā nosēsties, paņemt viņu un izvest no valsts un tam līdzīgi. Tāpēc helikopteri bija aizliegti vēl pāris dienas. Tanī brīdī, kad jūs bijāt šajā viesnīcā, arī 5 zvaigžņu viesnīcā, kad jūs skatījāties, kā pa logu Hilton viesnīca deg, nebija tā, ka jūs nezināt, kas ar jums notiks? Tādā ziņā nē. Mēs sapratām, ka turisti īsti viņus neinteresē. Ja arī tādi paši kā Hilton dedzinot, visi iekšā, visi tie nepālieši sāka brīdināt par to, ka viņi iet uz to viesnīcu, iet dedzināt, tā kā laicīgi lūdzu izvācieties. Tāpēc tas bija pret valdību. Mēs tur vispār nekādīgi neesam saistīti. Labi, bet tas varēja tomēr arī iespējams noraut jūsu kāpšanas pasākumu, ne? Tas, manā skatījumā tas varēja ļoti stipri, ja mēs pazaudējām dienas aklimatizāciju. Es nezinu, kā es jūtos 8,000, tas ir viens, otrs ir, mana slūja ir tas, ka viņi ir 8. pasaules augstākā virsotne, bet viņi ir 4. pasaules bīstamākā virsotne. Tīri no 8,000. Tāpēc, ka tur ir ļoti slikts laiks regulāri, tur ļoti daudz lavīnu un tam līdzīgi ir. Tāpēc es saprotu, ka mums nav to rezerves dienu. Pa lielu mēs vai uzkāpjam vai neuzkāpjam, mums vairs nav iespējas kaut ko tur baigi gaidīt. Un kāds bija jūsu aklimatizācijas process? Mēs atlidojām uz Samagunu ciemu, kaut kādi varbūt 2,500, neatceros. Es esmu tas, kurš uzreiz izkāpa no helikoptera, aizskrēja gandrīz vēl līdz bāzes nometnē, tur 14 km uzkāpa augšā. Es sapratu, ka es gribu atzīt šo momentu, un kamēr viņi visi sēdēja dienu, lielam dzīvojoties 2,5, es jau uzkāpu gandrīz, man liekas, līdz 400-600 es uzkāpu pastaigā. Okay. Nonācu lejā, parādīju līderim, kur es biju. Es saku, var man lūdzu līderi. Es zināju, ka mums vienkārši tā grupas baigi sadalījās daļa tiem helikopteriem, kas izlidoja. Vispār mums sadalījās 2 daļās. Un tad tur tas 3. helikopters bija, kurš tās meičas iemeta klāt 1. grupai, kuri kāps tā kā ātrāk un ātrāk aklimatizēsies. Un tā kā es rādu, kur es esmu aizgāju šodien, man viss kārtībā. Es prasīju, lai mani palaiž ātrāk uz bāzes nometni. Un es gribēju ielikt tajā 1. grupā, lai es tās dienas drusku saglabātu. Bet beigās mani pielika pie grupas. Mēs izgājām nākušā dienu vēl tur 20 vai 30 km pastaigu. Un vienu dienu mēs aizgājām uz kaut kur tur, to manas tādu trekinga gājienu. Man liekas, līdz 4 varbūt arī ar pusi mēs pacēlāmies, pasēdējām, atnācām atpakaļ, un tad nākušā dienā mēs gājām uz bāzes nometni. Es domāju, no tādas ekspedīciju organizētāju puses, cik bieži viņiem nākas saskarties ar tādiem čaļiem kā tu, kas saka, rekur, es jau biju tur, palaižiet mani ātrāk pa priekšu, es gribu to, es gribu šito, un tad vēl ir nākamie, kuri neko nevar. Tas ir baigais tāds menedžments. Vai grūti teikt. Redzēs šo grupu, pirmo reizi man bija tāds, kurš man ierobežo. Ar visiem latviešiem kāpu arī kaut pirmo reizi es ātri izskaidroju, pateicu, es pa lielam kalnos, viss, kad mēs ejam aklimatizācijā, mēs ļoti bieži ejam uz to noteikto kalnu, un tad mēs vienkārši
kā maršruts tas ir. Tā nav, Jā. nezinu, kā man slūtā rotācija aizgāja augšā, nonāca lejā un tam līdzīgi. Tas vienkārši maršruts, kur pēc 100 kilometriem mums sākas tur kāpiens virsot. Ne. Es brīdinu par to, es vienmēr eju viens. Es no visiem aizbēgu, es eju viens, es eju 3 reizes, 4 reizes ātrāk par to grupu. Dažreiz es noju 2 dienu maršrutu un atgriežos atpakaļ pie viņiem. Tāpēc es vienmēr visu pabrīdinu. Man it kā nekad nav ak un kaklā, varbūt es tur vairāk ar to vietējo gidu. Viņam tur bail, ka tur rangeru, viņš atbēga pareizais bija. Viņš varbūt tur stipri centās iespringt, bet vienalga es viņu neklausījos, gāju prom. Bet parasti mani laiž, ok, tiekamies vakarā tur un tur. Karte man arī ir, kaut arī Indijā man pat nebija kartes, pārsvairs atmaldījos, bet jebkurā gadījumā. Vienkārši mēs tiekamies tur, tu zini, kur mēs šodien pabeidzam, tas arī visi. Šajā ziņā man slūp baigi viņa nelēda, bez šerpas, bez nekā, viņa baigi negribēja. Es laiku prasīju, vai man iedot ātrāk kādu, vai man iedot atsevišķu kādu šerpu un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, drusku sākumā es viņus tā varbūt besīju. Es negribu kaut kādu īpašu attieksmi, es vienkārši gribu ātrāk, es negribu vilkties. Bet vai tu paturi prātā, ka tur, jā, viena lieta ir tava fiziskā sagatavotība, bet ir arī tādi faktori, kurus tu īsti ietekmēt nevari. Un, vai tu esi domājis par to, vai tu viņus spēji novērtēt, tur esot uz vietas, teiksim, kaut kādas lavīnu bīstamās vietas, vai nezinu, akmeņu nogrūmi, kaut kādas tādas. Vai tas ir tas, par ko tu domā, vai tu domā vienkārši par savu ātrumu? Es domāties, bet es nedomāju par ātrumu. Es vienkārši eju, kā man ir komfortabli. Es eju tik tiešām, kā man ir komfortabli, es tur neskrienu. Vienkārši tas ir mans temps. Tas ir tas, kā es uzvedos. Es tur baigi vai no sejas lienu ārā, da īsti nē. Es eju normālā tempā, kā laikam arī vispārēji iet. Vienkārši priekš viņiem tas ir drusku cits temps. Bet tā, man šajā ziņā, es teiktu, ka es esmu ļoti tāds, nezinu, acīgs laikam vispārējais. Es tā māku izvērtēt situācijas. Bet ļoti bīstamas maršruts arī viens pats nē. Nē, es vienkārši domāju par to, ka tā ir arī, man liekas, tāda atsevišķa māksla, es nezinu, intuīcija, ka tu tomēr kā cilvēks spēj izvērtēt tās situācijas. Es domāju, es spēju un es sev arī uzticos pilnībā, tāpēc man vispār nav bažu kaut kas tur var notikt. Labi, no bāzes nometnes, tad jums tur bija aklimatizācijas process, kas ilga cik ilgu laiku? Mēs uz bāzes, es neatceru. Es zinu, ka pirmās 2 dienas lielai daļai grupas bija ļoti smagi. Kādam bija ļoti smagi. 11. vispār pasmažojot tikai kaut ko, kādu ēdienu. Tāpēc, man liekas, 2 dienas bija tik tiešām viņiem vajadzīgs, lai savestu situāciju kārtībā. Bet bija ļoti slikts laiks, kad mēs atnācām, tur bija ļoti, ļoti slikts laiks. Es arī sekoju līdzi, kā reiz tur. Man liekas, es Abrāmovam sekoju līdzi, un viņi bija kā reiz gājuši uz jau rotāciju. Viņi bija 1. 2. nometnē, viņi rādīja kāds laiks, tur nenormāls sniegputens bija vispārējais. Ļoti slikts laiks bija. Cik augstu ir bāzes nometne? Tieši Nimsdējiem bija 4,900. Viņam ir atsevišķa. Viņam ir pašā augšā. Tā kā cik vien augstu ko var uzskatīt par bāzi. Tu atnācies bāzi. Tas pats, kaut kur tas vēl bija, es tagad neatceros. Laikam 1. nometnē bija, ka tu jau ieraugi nometnes, es saprotu, ka it kā es atnācu, bet viņi šarpatās, ko Nimsdējiem tur augšā ir. Viņam ir tā kā savējās vietiņās. Stundu ejam. Tāpēc, viņam bija augstāk, un tik līdz tu ienāc pilsētņā, sapratu, ka tur vēl jāpaiet pat kāds laiciņš. Okay. Bet 4,900. Virtuve, kā viņš pats teica, ar Nimzes nāca, ka virtuve priekš manis ir viens no tādiem faktoriem, kam ir jābūt tiešām ļoti labi, tāpēc virtuve tur bija. Visu, ko tu nosauks, mēs tur ēdām. Visu, ko tu gribi, suši viņi gatavoja, kurus es neēdu, bet visu. Bet tev patīk arī kaut ko tādu, tādu labāku, ne tikai putru paēst kalnos, vai tu arī paēst. Kas pēc kartona garšo? Es nezinu, man garšo putru. Viņiem bija putra katru rītu ar lielāko prieku, dažreiz tikai putru, bet virtuve bija ļoti laba. Priekš manis bija par daudz. Es jau pēdējos tīri dēļ crossfita, tā ir sanācis. Es pusdienas neēdu, jo treniņš man ir 5. Principā crossfits ir tāds sports, kur tu pat vienos paēdīs, tu to sajūtīs 5. Tāpēc esmu pieredzis tikai brokas cēst un pēc tam tikai vakarā, principā 2 reizes dienā. Tāpēc es man arī ir iegājis. Plus, kad esmu kalnos, man sākas kaut kāda kalna diēta, es nezinu. Es arī ļoti daudz svaru nometu vienmēr. Tagad arī 10 kg nometu šajos kalnos. Un tāpēc es tur es pusdienas dažreiz pāju tikai tāpēc kaut kas interesants un garšīgi bija uztaisījums. Bet tā pa lielam es vienmēr atteicos, viņi tur kaut kāds 5000 kalorijas cenšas dienā iebarot. Gan trakums. Bet arī sadedzinu tur kaut kāds 8. Es biju maizonu vilcis virsū,
Bez dzīvošanas tikai, kad kāpu Manaslu virsotnē, Manaslu ekspedīcijā 60,000 kalorijas es biju sadedzinājis. Tikai kāpšanā. Tā ir vēl tāds dzīvošanas, tur vēl papildus atņem kalorijas. Tāpēc viņi baro daudz, es atteicos diezgan, tāpēc man nav par to ēdienu kaut kāds beigās tur. Forši, ka labi baro. Tev ir arī kaut kāds tāds komfortiņa ēdiens, es nezinu, varbūt no Latvijas kaut kas, ko tu parasti ņem līdzi kalnos? Es tikai batāniņus paņemu no Latvijas. Tas viss. Nav, nezinu. Es esmu kalnos, es tur par ēdienu nedomāju. Nebaru. Nē, vienkārši reizēm arī kaut kādos pārgājienos ejot, cilvēkiem ir svarīgi, ka ir vismaz kaut kāda lieta, kas viņiem to komforta sajūtu iedod. Kādam tas ir super silts guļamais, kādam tā ir kafijas krūze no rīta. Es netiecos pēc komforta, es vispār neciešu komfortu, man ļoti uzrunā diskomforts. Es ļoti degradēju komfortā, tāpēc viens no iemesliem, kāpēc es eju kalnos, ka tur ir tas diskomforts. Tā kā es to komfortu baigi nebunklēju. Tas ir nepieciešams biznesā, visur, kur es darbojos. Tas ir tas, kā esmu sevi audzinājis un audzis. Starp citu, ko tavu ģimene par šiem taviem piedzīvojumiem un nākotnes plāniem saka? Baigi viņu runāt negribu. Man vienmēr ir stāsts, tas nezinu, man tāds smieklīgs stāsts. Pa lielam līdz maniem vecāki arī neko par kalniem nezināja. Tagad arī es nezinu, cik viņi zina, tik cik no manis varbūt es viņiem biju par Everestu un Lodzi teicis ar solījumu no sērijas, ka es zinu, ka es atgriezīšos no šī kalna, tāpēc var neuztraukties. Bet vienmēr ir tēvs, kurš ir redzējis filmu K2. Viss, ko viņš zina, ir tikai K2. Viņš redzējis filmu ir diezgan iespējīga. Viss, ko viņš man saka, tu K2 nekāpsi. Es redzēju filmu, tu K2 nekāpsi. Visos citos var, bet tā nē. To es piesolīju. Pēc idejas es priekš sevis 3 kalnus esmu atlicis varbūt uz dzīves beigām. Kaut kā tas ir Annapurna, kas ir bīstamāk ar 30% mirstību, tad ir K2 un Nanga Parbats. Tad tie tomēr ir tavā sarakstā, ko teiks tētim? Nē, tie ir tie, kurus es varbūt uz dzīves beigām varētu kāpt. Man no viņiem nav bail, bet man vecāki ir invalīdi un es nevaru atļauties, es nevaru tur solīt, ka es tur neatgriezīšos. Man no tā nav bail, bet es nevaru viņus pamest. Tāpēc šie 3 kalni tādi atlikti malā. Vispārēji bez problēmām. Labi. Viņi man tic. Viņi man tic, ka tas, ko es saku, ka nebraukšu tādiem kalniem, no kuriem es nevaru solīt, ka es atgriezīšos. Bet, es ar viņiem runāju par to procesu, kad tu esi projām. Kad viņi ir mājās, tur viņiem sazinies, kad esi kalnos, dod par sevi ziņu. Es daudz Instagramā lieku, tā kā viņi saka, es redzu, ka tas izgājis Instagramā, tāds viss kārtībā. Tad tāds... Jā, dažreiz uzrakstu, protams, ka tā damlamāta mums ir mazāk interneta, bija es tur izēju, saku, man viss kārtībā, es dzīves esmu viss kārtībā. Es arī īsti nerādos pie vecākiem, ar tam laika nepietiek, mēs varam sazvanīties, bet mums nav ļoti tādas tuvas attiecības. Protams, viss ir kārtībā mums, bet es esmu vienkārši savā dzīvē un viss. Tāpēc man neviens nekad nesaka. Arī es vienmēr esmu tas aizņemtais no sērijas, ja viņam tur biznesa neaizsieciet viņu, lai viņš tur dzīvo mierīgs. Ja arī kaut kas notiek, es tur nezinu, kādu brāļu uzzinu, kurš man tur atzīstās. Tāpēc arī šajā ziņā, ja viņi tur beigi pārdzīvo, viņi man gan jau to neteiks. Tad tev nav tāda atbildība pret tiem cilvēkiem, kas tā kā paliek šeit? Man ir atbildība. Pret biznesu? Nē, pret tiem cilvēkiem man ir atbildība. Es vienkārši tāpēc nebraucu tur, kur es nevaru, būt pārliecināts par to, ka es atbraukšu atpakaļ. Šie kalni man nebiedēs. Man nav sajūtas, ka es neatbraukšu. Vienkārši Pēters Kūls, tāds mūsu leģendārais alpīnists, viņš bieži vien ir teicis to, ka tev ir jābūt pilnīgi brīvam savās domās. Tad, kad tu esi kalnos, tu nevari domāt par saviem mājiniekiem, par to, ka viņi uztraucās par tevi, jo tad tu esi sasaistīts, esot kalnos. Esmu kalnos, es fokusējos tieši tam momentam. Tāpēc tādā ziņā es esmu brīvs. Turpinam tālāk par Manaslu. Kāds tālāk process pēc aklimatizācijas? Cik viņam ir starp nometnes? Lai tiktu uz virsotni. Ir 4. nometne pēdējā. Pēdējā 4. nometne, un no kura brīža jūs sākāt lietot skābekļa maskas? No 3. nometnes īstenībā tas augstums tur bija 600-800, ja es nekļūdos. Es viņam arī prasīju, dodiet man to skābekli 4. nometnē. Tikai 4. jā? Es prasīju, es līdz tam 4. bija 7,400, man liekas. Vai 7,200, kaut kas tāds. Tā jau ir nāves zona. Ne. 7,800 ir nāves zona. Kaut kurā literatūrā, bet labi. Pēc idejas es saku, līdz 7,400 es tur aiziešu bez skābekļa, viss kārtībā, tā kā varat atļaut. Viņi man baigi neļāva.
Es par to esmu priecīgs. Viņi vienmēr teica uz to, ka tajā pašā dienā, kad tu atnāc uz 4. nometni, tu vakarā jau izēji uz virsotni. Mēs gribam, lai tev pietiek spēka līdz virsotnei. Bet, kad mēs izgājām no 3. uz 4. nometni, es sapratu, ka tiešām tas ir grūtākais maršruts tieši tā starpa. Un tad labi, ka bija skābeklis. Kas tur tieši bija grūtākais? Tur bija tāds 7, manā tempā, kaut gan es nebiju tur stipri ātrākais. Es atnācu kā daudz arī meitenes, bet 7 stundu darbs, cik mēs skatījāmies, kaut kādā 55, varbūt tādu grādu kāpiens vispār bez traverses, neviens taisnes, visu laiku uz augšu. Pat taisno visu laiku taisno Visu augšā, laiku ja? vienkārši pa tiem 50 tādu nogāzi visu laiku. Un tas bija fiziski nogurdinoši, vai tur tā ļoti tomēr varēja just to retināto gaisu? Nē, man bija skābeklis, protams, viņš man daudz saka, man nedeva to skābekli, cik es sapratu. Nu labi, viņš ir tur gan jau, viņi zina, kā Viņš operēja. Jā. Mums bija aizliegts. Viņi tur rēķina pēc savas formulas, cik laikam pietiks. Visdrīzākais tas skābeklis bija stipri ierēķināts arī rezervē, tur ja kaut kas notiek un tam līdzīgi. Tāpēc, ka kāpjot lejā, es pa lielam līdz gandrīz pirmajai nometnē, es tas balonu biju atvērs uz pilnu, lai izlaistu gaisu, lai viņš vieglāk kļūst un vienkārši nonest viņu. Principā es no virsotnes līdz pirmajai nometnē vēl skābeklis gāja ārā. Tad es domāju, brāļ, viņš to visu iekonomē uz manis. Man vakar tur redzēja, ka man vakar bija grūti, ka es nevarēju iedot. Bet, visdrīzākais, jā, tur visam tām rezervēm, visam viņi bija ieplānojuši. Tāpēc viņš man baigi daudz sākumā nedeva. Viņš redz, ka es mirstu nosturu, viņš man pagriež vairāk, viņš redz, ka es vienalga netiek galā, viņš man pagriež vairāk, bet... Viņš jau gribēja bišķīt tev tā kā atriepties par to, Es ka tu tā kā mazliet pakaitināji pašā sākumā. Tas sākumā, bija iepazīstināts, mēs tikai otro dienu kāpjam ar viņu. Jo, rotāciju mēs veicām, rotācijā mums bija uz diviem, trim cilvēkiem viens šarpa, pavisam cits. Kad rotācijā mēs uzkāpām, principā mēs uzkāpām līdz pirmajai nometnē, palikām pa nakti, mēs uzkāpām drusku augstāk, gribējām līdz otrajai, man liekas, pakāpties, bet tur bija lavīna. Un arī 2 kāpēji, tur tika lavīnā, bet nevis kārtībā ar viņiem, bet norāva virves. Tad mēs sapratām, ka mēs ejam atpakaļ, mēs sagaidām laikam tajā pašā vakarā viņi uzkāra jaunas virves. Tad nākušā dienā mēs uzkāpām līdz 2. nometnē, palikām pa nakti, uzkāpām līdz 3. nometnē un uzreiz nokāpām līdz bāzes nometnē. Un tā bija mūsu rotācija. Un tad, kad mēs jau gājām uz virsotni, katram bija iedalīts viņa šerpa, pēc visām viņu spējām un tam līdzīgi. Tāpēc es to cilvēku pirmoreiz sastapu. Pilnīgi jauns cilvēks, jā. Bet viņš bija ar jums kopā? Es viņu nebiju redzējis iepriekš. Ok, cik interesanti, ka tā. Bet labi, viņš varbūt vienkārši ar tādiem svaigiem spēkiem nāk, bet tādā pašā laikā kā tad viņam pašam ar aklimatizāciju? Kaut kur viņš gan jau bija. Redz, mēs bijām 2 grupās sadalīti. Varbūt viņi tur mainījās. Varbūt viņš bija kopā ar pirmo grupu taisīja rotāciju, kamēr mēs taisījām rotāciju ar viņu grupu. Viņa, es nezinu, kā samiksējās, bet jā. Šo šerpus es iepriekš nebiju redzējis. Bet nav tā, īpatnēji, ka tev ir jāiet tāds nopietnas uzdevums jāveic kopā ar cilvēku, kur tu vispār nezini. Tu nezini, kā viņš uzvedās, kā viņš rīkosies, ko viņš domās, cik profesionāls. Tieši šerpus, un īpaši tādā uzņēmumā, un tu dzirdi, ka viņš tur 12 gadus jau kāp, un tās reizes ir uzkāpis Everestos un visur pārējo. Tikai kaut kāda uzticība viņam var rasties un viss. Labi. Man tāda problēma nav. Pirmkārt, es pats par sevi esmu ļoti atbildīgs, tāpēc es zinu, ka es pats tikšu galā ar to kalnu. Bet viņš vēl arī palīdz. Protams, viņš kaut kur palīdz, viņš man tur iedeva savu, kad es sapratu, tas bija tieši uz virsotnes starp to 3. un 4. un tur bija nokāpusi 1. grupa, un viens man tur šarpa saka, tā 4. nometne tepat blakām ir. Es tāds nokieties daudz dzeramā neņemšu. Beigās pēc 5 stundām sapratu, ka viņš samaloja man viss ir beidzies, un tad tas šarpa man atdeva savējo. Bet nē, man nav tāda, kas tur nezinu. Cik augsts ārā bija, kādi vispār laikapstākļi bija? Normāli karsts bija. Bija ļoti labi laikapstākļi. Pirmkārt, diena ir diena. Atrodies augstāk pie saules, pavisam cita. Bet tā, ka zilas debesis vai apmākušās? Ļoti bieži bija apmākušās. Un tāpat tas karstums spieda virsū, ne? Jā, bet tā zilās debesis, to labi var atcerēties, jo tu nezinu, teltī jau atpūties pirms vakara, un tad tur kaut kāds nimstais modina, saka, vai kā pārā ir beidzot labs laiks, varam pastīties uz kalnu. Jo mēs iepriekš varbūt tur pat neesam redzējuši to manaslu virsotni, to fiktīvo virsotni, kā viņi tur pareizi skaitās, bet visu laiku bija apmācies palējām līdz. Pāris dienas. Pēc tam, kad kāpām jau bija ļoti labs laiks, bet pirmās dienas, kamēr bija rotācija, vēl kaut kas ļoti bieži bija apmācies. Jā. Un tad mums vienmēr ejam ārā skatīties, beidzot svaigus zilas debesis varam redzēt. Tāpēc šajā ziņā es atceros, jā. Salīdzinot ar Dāmu Damlam, vispār smākoņus neredzēju tieši no bāzes nometnes sākot. Jā, bet
Visiem parasti cilvēkiem liekas, ka kalnos ir ļoti augsts, bet patiesībā tur tā saule baigi cepina. Atkal, es nezinu, man it kā ir pieredze ar šo, un es jau esmu nevienu reizi pazaudējis, teiksim, tā seju kalnos. Un arī šoreiz es sapirku sev visus tos saules krēmus, 2 krēmus. Man ir katrā somā ilgu pa vienam, lai neaizmirstu. Un tad man tās somas, tagad es beidzot esmu nopircis arī, ja man Damblamā jau kāpu ar pareizu tādu, kā vajag somu. Bet tur atkal man ir no Decathlona koda maziņā, tur man ir liela mamuta 80 litri, un tad ar vienu nērt, ar otru nērt, un beigās man tie krēmi palika tā, ka es izgāju pirmo nometu, neviena krēma man nav līdzi. Bet ar šerpu aizkrējumu no visiem prom, paprasīt krēmu nav nevienam, un tad beigās pazaudēju seju starp pirmo nometu. Bet labi tikusi atpakaļ. jā, bet nebija izskatījos šausmīgi. Es noju lejā, un tur līderis saka, tu jau virsot nebija. Viss tu jau. Tā kā tas būtu viss izdarījis. Jo tad, kad notiek šis mūsu ieraksts, tu esi burtiski 1 dienu Latvijā tikai. Nu, 2, jā. Sanāk, jā. Aizvakar atlidoju. Jā. Jā, bet labi, Saja ir tikusi atpakaļ vietā. Nē, tagad viss kārtībā. Bija tīri manas pirmās dienas šausmas. Man vai bildi ir tur. Kāds saka, tu pēc dzērā izskaties, viss uzplampis, viss man... Bet tādu kārtīgu augstumu tā kā nesanāca piedzīvot. Tagad sanāca. Amadablama kāpjot, jā? Manas lū nebija, mēs bijām gatavi, mēs sagērbāmies uz -40, virsot bija ļoti karsti, es nevis sildītājs vēl saliku, es ņēmu visu ārā, man bija trakis, visu, nezinu, kostīmu, visu bija atvērts, ļoti karsti. Ne vēja, nekā nebija, tāpēc, ka... Un tad saprastu, mēs uz virsotni izgājām paši pēdējie. Šarp jau sapratu, ka esam diezgan ātri. Viņš saka, iesim pēdējie, lai tā kā nebūtu mums jāgaida saule, un mēs uzietu ar saulrietu. Ar saulēktu. Jā. Lai uziet ar saulēktu, lai nav jāgaida saule, nekur mums mēs iziesim tā. Vienīgi varētu būt, ka jāstāv kaut kādās rindās, jāgaida, ne? Par to tūlīt varēšu pateikt, bet pa faktam mēs apzinām visus, uznācām pirmie, pusotru stundu mēs vēl sēdējām, gaidījām sauli. Un vispār nenosala. Kaut kā -15 bija maksimums. Sanāk, cikos jūs izgājāt? Man liekas, 1:30 mēs izgājām. Naktī, jā. Un uzgājāt uz virsotni? 2,5 stundās. To, ko visi parasti veic 5 stundās, jā? 5, kā mums 7 aizgāja, bet jā, mēs noķērām. Beigās tur bija apzinām meiču. No Dānijas, liekam, viņa bija, bet viņa ātri mums noķēra, un tad mēs ar viņu tur ko tusējām. Tad virsotnē? Sākumā pirms virsotnes, pēc tam atkal pasadējām. Tur mēs to pusotru stundu visu kaut kur meklējām, kur iztērēt. Jūsu ekspedīcija, jeb Nimsdaja organizētās kompānijas ekspedīcija bija vienīgā, kas tajā brīdī kāpa kalnā? Bija daži krievi, bet man liekas arī tad kāda no sērijas solo kāpienā, par ko es saku. Un bija varbūt vēl viens pāris, kuru es nepazinu. Es līdz galam tur neatpazinu, kurš tur kāpa, bet, lai tu saprastu, mēs pa lielam sākām iet virsotnē, tad, kad jau visi bija gandrīz vai Katmandu un jau uzkāpuši. Tas bija liels plus priekš mums. Mums katru dienu gandrīz vai deva, kamēr mēs vēl bijām bāzes nometnē, mums katru dienu gandrīz vai līderi stāstīja par to, kas notiek kalnā. Pirmkārt, mēs jau no bāzes nometnes redzam uz virsotni, ka iziet ļoti daudz gaismiņu. Un mums saka, ka tur no 360 atļaujas bija izsniegtas. No rīta brokastīs mums saka, ka šodien pa nakti uzkāpsim 60 cilvēki. 360 atļaujas, tas ir uz visu to kāpšanas sezonu? Uz Manaslu virsotni. Kopumā, jā? Jā, 360 plus 360 sanāk arī šerpas. Tad 700 cilvēki. Un tad viņam mums no rīta, labi, šerpas mēs neskaitījām, bet no rīta viņš saka, 60 šodien uzkāp. Nākamā dienā mēs sēžam atkal bāzes nometnē, sakam, šodien vēl uzkāp tur 100. Mēs katru reizi saprotam, ka aizvien mazāk tie cilvēki paliek. Un pa lielam mēs uz virsotni kāpām bija kaut kādi 20-30 cilvēki. Bet tad, respektīvi, tev uzkāpjot augšā virsotnē, nebija tāda situācija, ka tu ar savu šerpu esi viens, tur ir vēl cilvēki. Nē, pa lielu mēs bijām pirmie, un tad pie mums pienāca tie dāņu pāris, tā meitene. Un viss mēs atbildējām, mēs visu izdarījām, sagaidījām vēl sauli, mēs varu pasēdējām, un sērijas pēc pusstundas 40 minūtēm sāka nākt vēl kāds klāt. Tā kā mums neviens netraucēja, bet tā, lai mēs iesprūstu rindās, kā tie tur bija pa 100 cilvēki rindā, jo tu tur viņus īpaši tālāk uz virsotnes kaut kādā momentā viņus vairs nevarēja apdzīt, kādā ir jāstāv tajā rindā. Tas mums nebija. Man ir nesen video rādio, manas lūkā izstās vienkārši tas, kā es nezinu, padomju laikos pēc 10 stāv. Tas mums nebija. Un tas bija liels plus. Mums bija mīnus par to, ka mēs riskējām, ka mums nav laba laika apstākļi. Bet šajā ziņā mēs bijām paši pēdējie grupa uz kalna. Bet kādā ziņā nav labi laika apstākļi, kas bija izmainījies? Nē, ir labi, ka mums nebija tās rezerves dienas. Tāpēc mēs visu iztērējām, mums bija pa lielu mēs kāpjam, tad, kad mēs kāpjam. Ja būs slikts laiks, tad es nezinu, vai būs vēl iespēja uzkāpt.
Un kāds ir pats maršruts starp šīm te starpnometnēm? Tur ir ierīkotas virves, vai tā ir vienkārši taka virves ar žumāriem eit augšā? Jā, man liekas, visur Nepālā ir virves. Man izbrīnīja tas, ka starp 4. nometni un virsotni, principā tikai pašās beigās bija virves. Labi, sākumā tur ir tāds, vispār nav stāvs, bet pēc tam ir diezgan tāds stāvs kāpēc, un es esmu pļāvis no virvju. Man tā kā nevajag, bet es ļoti izbrīnīts biju. Bet kaut kādas iedzītas pēdas vai kaut kas tāds, ja tur bija? Jā un nē. It kā jā, bet mēs gājām arī kaut kur pa savām. Tur sniegs bija ciets, nebija problēma. Bet es vienkārši tā izdomājos, jo tās virves ir sabāstas par tur, kur īsti nav jēgas pie viņām sieties. Taisno virsmā varbūt kaut kāda aizera. Varbūt kaut kādas plaisas apakšā vai kaut kas tāds. Jā, bet tas vienīgais. Bet pa lielam visur ir virves. Labi, tad izstāsti to par to priekšvirsotni un to īsto virsotni. Kas tur īsti ir ar šo kalnu? Es par to noskaidroju tikai, man liekas, pašā bāzes nometnē. Es kaut ko zināju, ka 11. gadā kāpuši 2 latvieši. Un tad no tās Nimsdena tur TJs tāds ir 31 gads. Viņam pieder rekords, viņš 29 gados savāca visi 14 virsotnes. Viņš ir jaunākais, kurš uzkāpa visās. Un viņš sēž tur škirsta un meklē ar visu savu komandu, kas ir jau Londonā sēž viņam komandu. Es saku, mēs nevaram atrast nevienu latvieti, kurš ir uzkāpis. Tā kā tu esi pirmais, es jums sāku stāstīt, ka no sērijas nē. Es varbūt tikai tagad esmu iepazinies ar to priekšvirsotni, kas tāds ir. Uz to brīdi es īsti nesaprotu. Jo 2 latvieši kāpa 11. gadā. Es pieļauju, ka visdrīzākais viņi ne savu iemeslu pēc neuzkāpa tālāk. Visdrīzākais tajā laikā vēsturiski tā skaities kā virsotne, neviens tālāk nekāp, jo tālāk ir diezgan tāds pabīstams kāpiens ar ļoti tādu šauru traversu un tādu stāvāku kāpienu. Visdrīzākais tajā laikā par virsotni uzskatīja to. Un tad 19. gadā laikam bija, ka tur kaut kas bija uzkāpis tālāk. 22. gadā šķiet, ka bija tie fotopierādījumi. Jā, man liekas, 19. gadā bija kāds uzkāpis, tad tur bija BBC sāka kaut kādu izmeklēšanu, un tad beigās nonāca līdz tam, ka 22. gadā Nepāla anulē visus šos kāpienus un ieskaitiet tos kā priekšvirsotnes. Tad kaut kāda skandāla baigi ir sākušies visā pasaulē alpīnismam. Tam es nesakoju līdzi, bet kaut kur es kaut ko biju tādu lasījis. Tad pa lielam, kopš 22. gada viss, kas ir uzkāpuši līdz tai vēsturiskajai virsotnē, tā neskaitās virsotne. Tā ir priekšvirsotne. Labi, bet no tās vietas, kur ir tā priekšvirsotne, līdz tai īstajai virsotnei, cik ilgs, garš gabals? 40 minūtes, varbūt 30 augstuma metri kaut kādi. 40 minūtes jau it kā tomēr liekas gana. Es, kad biju tur, es pat līdz galu nesapratu, kur tas bija. Es prasīju savam šerpam, kur tā priekšvirsotne. Tā ir idejas, ka es saprastu, bet es ļoti šaubos pēc visa izdarītā manas ekspedīcijā, ka tu neuzkāpsi tos dažus metrus. Es domāju, ka visi būtu, labi, ne visi, bet es domāju, mūsu latvieši būtu pabeiguši to kāpienu, ja būtu jākāp tālāk. Bet tu teici, ka tur tā ir gan bīstami, šauri. Skatīties, kā kurš pret to attiecas, pie virs piesējies un ne. Virsotnē bija, kādas ir sajūtas? Pirmais 8000 tev kabatā? Pēc idejas es biju pateicīgs, kas tur es esmu, kad viss ir izdevies ar uzņēmumu vispārējo, ka man ir tā iespēja, bet es esmu ļoti maz emocionāls. Es baigās sajūtas neizjūtu. Asariņu nenobirdināju. Īsti nelēkam. Varbūt drusku. Es uzrakstīju kā postā, kā nobirdināju, bet nav man tāda, es nezinu, es nejūtu. Ne uz kalniem es tur baigi brīnos vēl kaut kā. Es vienkārši eju izdaru un paldies uz redzēšanos. Bet kas tad ir tas, kur tu jūti kaut kādu piepildījumu? Nav nejausmas. Vēl joprojām nezinu. Es esmu maz emocionāls. Nav man tādu sajūtu un sen nesmu jūtis. Bet vispār esi? Nav taču tā, ka tu galīgi nezini, kas tevi tā piepilda un saviļņo. Nezinu. Nevaru atcerēties. Interesanti. Protams, tas moments bija, bet tas prieks 3 minūtes bija. Es nezinu, ja tā virsotne būtu nenormāli grūti devusies, un tik tiešām smagi, varbūt būtu patīkamāk. Kad viņa uzgāja tāds, labi. Tas gājiens no tās 4. nometnes līdz virsotnē, ja tās 2,5 stundiņas tāds. Man bija tik elementāri vienkārši. No 3. uz 4. es miru nost, bet pēc tam es arī padzīvoju. Labi, es tur baigi ne fiziski nekustējos, bet es uzreiz skābekli noņēmu, lai drusku paklimdzētos tajā augstumā. Vienīgi es tur aizgāju pāris stundas pagulēju ar skābekli katram gadījumam. Es tur neriskēju. Bet es nezinu. Bija ļoti viegli. Sākām iet, es sapratu, viņš man tā pušojas laiku uz priekšu. Viņš pats grib laikam pirmais uzkāpt.
Mēs it kā varam, un nav pretenzija. Un viss, mēs tā arī uzkāpām. No lejā, un tas tīģis man sāc buļāt. Tas bija baigi ātri. Es to teicu. Tas pilnīgi vēsais čalis. Jā. Es te brīdināju, ka es tā kā ātri uzvedos kalnos. Bet būtībā šī Manaslu virsotne, tavs pirmais 8000-nieks, tevī radīja tādu vēl lielāku pārliecību, ka tie 8000-nieki, kā saka, ir ņemami. Jā. Tu gribēji pārbaudīt tās savas sajūtas nāves zonā, kā uzvedies. Es gribēju saprast, kā es uzvedos tur. Un vai tik tiešām mans tur, mērķis un uzdevums, kur es esmu uzlīdzis, ka es neesmu kaut ko sasapņojies sev. Vai tiešām es to varēšu izdarīt. Tagad ir skaidrs, ka es varu vēl vairāk izdarīt. Labi, tu atbrauc mājās pēc Manaslu, un tev jau bija plāns par šo Amadablam? Jā, mēs jau Aconcagua, kad kāpām. Tā Amadablam arī, tā bija tāda virsotne, kur man visu laiku rēgojas. Es viņu visu laiku redzu, viņa ir viena tāda no skaistākajām Nepāls. Viņu sauc par to Matterhornu Nepāls un tam līdzīgi Himalaju. Un ļoti tehniska ir un ļoti sarežģīta. No komerciālām ekspedīcijām loģiski ir daudz sarežģītāki, bet tāda, kur tiešām tiek vestas ekspedīcijas un sakārtas virves, viņa ir tāda no sarežģītākajām. Jā, man liekas, pat lasīju, vai tas nebija viens no pirmajiem tādiem tehniskajiem kalniem, ko piedāvā tādām komerci ekspedīcijām. Līdz galam nezinu. Labi, tā ir Nepāla, tur katrs otrais kalns ir svētais, kurā nedrīkst kāpt. Tāpēc to kalnu, man liekas, arī nav ļoti daudz. Tagad viņi, man liekas, 160 kalnus, tagad atver jaunas maršrutus. Ak tā? Jā, jau Everests ir ļoti pārslodzīts un tam līdzīgs, bet viņi grib... Pārslodzīts, tā ir tieši tā, ka tur tie cilvēki rindām stāv uz virsotni. Mēs kādreiz tikko pāris dienas atpakaļ bijām ar vienu tur tādu šerpu, ar kuru es arī sapazinos. Viņš 30 reizes ir kāpis jau 8000, viņam tur anormāli daudz rekordu arī ir. Viņš Nimdēja komandā bija, viņš tur kopā ar viņiem daudz ko vēr vaļā. Un viņš arī tagad jaunas maršrutus ejot. Tāpēc baigi daudz, man liekas, to kalnu šobrīd Nepālā tiešām, kur vada ekspedīt. Viņas laikam vienkārši ir populāri kalni, uz tiem arī iet. Un tad jā, Amadablam bija tajā, vai viņš bija pirmais, nav nejausmas. Bet viņš man vienmēr rēgojās. Un pēc tam ar Andriu runājām. Viņš arī vienmēr ir stājis tādu, ka viņš ir uzkāpis visos kalnos, kas ir apkārtām Amadablam. Viņš saka, ka beidzot ir jāsaņems arī šitājā jāuzkāp. Un tad viņš man uzaicināja, un tad vienkārši viss salikās tāds, labi, braucam. Andris Balodis no virsotnes, vai ne? Jā, tie, kas grib paskatīties, ieguglējiet Amadablam, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc šo virsotni sauc par vienu no skaistākajām vai fotogēniskākajām Himalaju virsotnēm. Tiešām tāpat kā Eiropā. Matterhorns visfotografētākais kalns. Viņu dēvē par Nepāles Matterhornu. Jā, un tas ir 6000-nieks. 6800. Jā. Bet, kā jau tu teici, tāds gana tehnisks, lai... Gana sarežģīts, gana tehnisks, un es to visu sarežģīju vēl vairāk. Jā, mani ļoti interesē tavos postos, ko tu biji nopublicējis. Tu biji rakstījis, ka tu uzkāpi bez aklimatizācijas. Bez attiecīgās aklimatizācijas, jo 2 dienas, 400-600, laikam sanāk bāzes nometne. 2 dienas mēs padzīvojam tajā, patrenējāmies. Viņi ieraudzīja, cik es ātri skraidu pa to starp tam treniņu nometni un tam līdzīgi. Un tad spēcīgākais šerpa, kāds viņam bija tur tehniskākais, viņi man piedāvāja uziet 24 stundās. Tā kā no sērijas mēs izējam kopā visi uz pirmo nometni. Mūsu komanda veic rotāciju, aklimatizēties. Viņš man piedāvā tajā pašā vakarā vienkārši izvirzīties uz virsotni. Man 2 reizes nav jāpiedāvā. Labi, stāsti, ko tad tu no šī visa saprati, kā tev tur gāja? Es uzreiz saukšu augstumus, lai es saprotu, jo drusku biju šokā. Man iepriekš tāda nebija. Tad, kad es kāpu, es biju ļoti izbrīnīts. Mēs uzgājām uz pirmo nometni. Pirmā nometne aizņēma 5 stundas. Mēs pacēlām 1200 augstuma metrus. Ļoti viegli, ļoti vienkārši ejams. Nekā stāv, vienkārši iet. Mēs uzgājām, viss elementāri, es jūtos ļoti labi tajā augstumā, skatos, ka komanda tāda. Drusku tur var redzēt, ka viņi drusku tā staigā apkārt. Un galva grozās. Ka viņus ietekmē mazliet tas augstums, jā? Bet mēs atpūtāmies, un mēs atnācām pusdienlaikā no sērijas. Un 10. vakarā mēs izējām uz virsotni ar viņu, ar ceriņu mūsu tehnisko. Un līdz 2. nometnei mēs ejam 4 stundas.
Man liekas, pat tik grūtākā daļa bija tikt no 1. līdz 2. nometnē, un tur bija arī tā visiem pazīstamā Yellow Tower un Yellow Wall, kur vienkārši ir kaut kā 20 metri pa stāvu sienu, kur pa lielam nav kur aizskirties. Un tas bija klinšu maršrutiņš, tur tāda klinšu daļa, Jā. Tā bija jākāpj. Tā bija jākāp, un mēs kāpām 4 stundas. Un, es neteikšu, ka es miru nos, bet bija pagrūti. Plus man kaut kādas savas problēmas sākās. Man sākās tur zobi sāpēt no augstuma un tam līdzīgi. Es kā reiz visu imunitīvu izņēmu ārā, es paņēmu tikai tīri pret smadziņu tūsku un plaušu tūsku. Es domāju, ka bez aklimatizācijas varbūt šīs tabletes noturēs, vispār izmetu ārā. Man sāk zobi sāpēt, skatos, un es taču izmetu tās tabletes, man nekā nav līdzi. Bet, nu, labi. Un mēs uzkāpām līdz 2. nometnē, man liekas, kaut kur 2 naktī no sērijas mēs bijām tur. Un reāli 4 stundas ļoti smaga darba. Mēs tur kāpām pa to nakti. Labi, ka mēs bijām vienīgi un bija ļoti silts. Es tur plānos cimdos kāpu un visu filmēju forši vēl. Un ļoti ērti bija strādāt ar to žumāru. Mēs uzzējām tās 4 stundas. Un, es loģiski redzu priekšā, cik vēl jākāp. Es to kalnu ļoti labi redzu. Un es saprotu, ka priekšā ir ļoti daudz. Bet viņš man saka, ka vēl priekšā kaut kāds 11 stundu darbs. Un mēs esam pacēluši pa 4 stundām 250 augstuma metrus. Tas diezgan maz. Tas ir vispār nekas. Ja tu pa 5 stundām 1200 pacēli, un te mēs pacēlām tikai 250 metrus. Bet es zināju, ka ir opcija, ka mēs varam palikt pa nakti vēl. Tā kā mums ir laiks. Bet tā kā atkāpties no tās 24 stundu domas. Viņš man jau iepriekš teica, ja mums nesanāks, mums ir iespēja palikt 2. nometnē pa nakti. Un tur jau bija sagatavotas teltis atstātas. To es līdpastāstīšu, jā. Bet no sērijas man vienmēr, kad izgājām no pirmās, man bija doma, ja viss slikti būs, un tiešām man tas augstums iedzels, un es nebūšu tāds, kā man liekas, tad es atgriezīšos atpakaļ pie grupas, un es būšu uzsaisījis to rotāciju, ko viņi plāno it kā līdz 2. nometnē aiziet nākušajā dienā, kā aklimatizācija samiet lejā. Es domāju, tad es laikam uzsaisīšu šo rotāciju vienkārši pa nakti, kamēr viņi visi guļ. Tas iešu kopā ar grupu. Tā kā man ir tas plāns B. Kad es izgāju 2. nometni, es sapratu, ka es atpakaļ vairs neiešu, es negribu šo visu darīt 2. Es arī sapratu, ka komanda neies līdz 2. nometnē. Viņi aizies līdz kaut kādam momentam, kamēr viņi sapratīs īpaši to Yellow Wall. Tā arī bija. Viņi teica, viņi drusku pakāpa, viņi saprata, cik tehniski tur ir sākas, viņiem nav tam spēka, viņi aizgāja prom. Bet es sapratu, ka es vairs atpakaļ neiešu bez virsotnes. Tā kā es negribu vēlreiz iet caur to 2. nometni. Tas ir grūts darbs. Viss tas ir izdarīts, es vairs negribu to atkārtot. Un es viņam sēdēju, es teicu, ka es varu vēl stundas 5 iet. Es saku, 11 es neuziešu. Es šaubos, ka es uzkāpšu. Es saku, es varu 5 stundas iet. Es saku, mēs varam palikt 3. nometnē. Viņš man saka, es 3. nepalikšu, tur baigi bīstam, viņam nepatīk, viņš tā kā ir pret 3. nometni vispār kā tādu. Okay. Mēs palikām pie tā, ka tur stāv brīvi viena telts. Viņš man rāda, mēs varam iet tur gulēt. Es saku, ejam. Tā ir 2. nometnē, jā, tur bija kaut kādas no sērijas 8 teltis. Es nezinu, it kā kādam kaut kas tur pieder, viņš tur teica, šis manam draugam, tas manam draugam un tam līdzīgi. Nekāds guļamais, neko es neņēmu līdzi. Pirmkārt, man bija kostīms uz -40, es domāju, tajā gulēšu, bet tajās visās teltis viss bija atstāts. Tāpēc vienkārši brīvajā telts, kura bija, mēs tajā arī iegulāmies. Es uzreiz par viņu tā vairāk pateikšu, jo es it kā vēl daudz maz normāli gulēju no kreisās puses, bet bija sajūta, ka es guļu 2. stāvā, jo viņš man bija ievēlējis kaut kādā bedrē iekšā, un viņš gulēja it kā 1. stāvā. Tā kā puse telts bija vispār kaut kur neskaidri. Viņa nebija uz līdzenes vietas. Jā, es tieši gribēju, lai tu iezīmē mazliet klausītājiem to, kur tā telts atradās. Man liekas, ja es pareizi atceros no kaut kādiem storijiem tavējiem, ko es redzēju, tur ir super maz vietas, kur teltis sabūvēt. Tur ir super, tā sauc par Yellow Tower, viena tāda skaitās no skaistākajām tādām nometnēm, kur ir kalnos var būt, ja visi ieliks tur Google, redzēs tās bildes, ļoti ikoniska. Ja runā par Amadu vienmēr izlikšu tā 2. nometne, tāda ļoti ikoniska. Šoreiz, ņemot vērā to ciklonu, kurš bija, tur viss ļoti daudz sniega bija. Vispār viss kāpiens bija ļoti daudz sniega, bet tas bija par labu mums. Bija daudz ērtāk strādāt. Jo, principā, 2. nometnē bija jābūt tikai uz akmeņiem. Bet tur bija diezgan tā sniega. Un tieši tā telts, viņa bija pašā malā, uz pašas nogādes jau. Un tad es vēl sapratu, ka viņš tur guļ jau kaut kādā bedrē, jo, principā, laikam tur lejā gandrīz vai. Tad mēs principā no tās nometnes pārvācāmies ar rītu, tik līdz kāds izvācās no citas nometnes. Mēs sapratām. No telts? Jā, uzreiz uz citu teltu pārvācāmies. Kaut kādas 20 stundas laikam mēs pavadījām tajā 2. nometnē. Jo es vienkārši domāju, tām teltīm ir jābūt arī ļoti labi nostiprinātām. Šo mēs pabeigsim. Es to pateikšu, kā mēs uzkāpām līdz virsotnē. Un par šo ir stāsts un par laimi.
Par laimi viss kārtībā, ka ir šāds stāsts, bet tas varēja būt pavisam savādāks. Labi, tātad jūs 20 stundas pavadāt Apmēram, otrajā jā. nometnē. Mēs 12. vakarā izgājām no otras nometnes ar otro mēģinājumu. Tur mēs vienkārši eksistējām. Es sapratu, ka es jau, kad gāju gulēt, it kā man viss bija labi, bet es jūtu, ka man skābekļi pietrūkst, visu laiku rīstījos, kamēr aizmigu. Un kamēr es tajā teltī dzīvoju, es neko nedarot, vienkārši es izēju ārā, pasēžu vēl kaut ko, bet tur tā nometnīte vispār nekāda 2 metri uz vienu pusi uz otru. Es jūtu, ka man tā augstuma slimība sāk padruskai uziet. Man slikts uz vemšanu no sērijas vēl, man ir slikta duša, man ir galvas sāpes, tie paši zobi, man tur joprojām moka un vēl kaut kas, man tā kā padruskai sāk sliktāk kļūt. Un uz vakaru pusi mēs aizgājām arī pagulēt līdz 12. Uz vakaru parādījās arī vējš, kura nebija iepriekš. Mēs viņu iepriekš nedzirdējām nekur. Sāk parādīties vējš. Viņš sāka šķirstīt arī tā laika prognozi. Mēs saprotam, ka ir diezgan liels vējš. Un visas dienas būs vēl lielāks tikai. Tāpēc viņš man arī jau sāk drusku čīkst. Pirmkārt, viņš bija līdz pirmajai nometnē, jau iepriekš pakāpis. Viņu tur laikam uzstādījās vai vēl kaut ko, es tā nesapratu. Viņi jau bija kaut kādu evakuējuši, kaut kāds 2 cilvēkus, kas arī diezgan bīstamā stāvoklī bija. Viņus bija pametuši šerpas tajā sliktajā stāvoklī. Viņus evakuēja ar helikopteru. Kā pameta šerpas? Šerpas aizgāja prom un atstāja? Šerpas visdrīzāk aizgāja tālāk, un viņus pameta pirmajā nometnē. Tur nav izskaidrojumi. Viņi vienkārši bija vieni paši. Bet viņi bija gandrīz bezsamaņā. Cilvēki viņus vienkārši nonesa lejā līdz iespēju, kur helikopters viņus savāca. Un tā bija viņa aklimatizācija. Pa lielam, bez rotācijas viņš ar pirmo reizi, viņš man arī atzinās. Viņš tur pagājušajā gadā bija uzkāpis 3 reizes nedēļas laikā, laikam, tajā virsotnē ar dažādiem klientiem. Un viņš man arī saka, ka tā man arī būs pirmā reize, kad es kāpu bez rotācijas. Un viņam tas vējš papuš, un saka, man arī sāka sāpēt galva. Un es pie sevis padomāju, labi, mēs izējām 12. Ejam, cik tālu varam. Nav varianti iešu kopā ar grupu, tad iesim atpakaļ un viss. Bet tik līdz izgājām, viss pazuda. Tā kā sliktā pašsajūta pazuda, ja? Arī vējš pazuda. Nē, vējš nepazuda. Tu teici, plāns iziet un iet, cik tālu vien varēsiet. Tā bija doma, kamēr es sēdēju nometnē, man bija tikšām jau diezgan slikti, bet mēs iziesim, cik varēsim, paiesim un tad iesim atpakaļ. Atpakaļ uz to pašu otro nometni? Es domāju, ka iesim. Bija tā, ka šis šerpa mums bija pats tehniskākais. Un man arī Andris jau lejā pateica, ka bez viņiem es kāpt negribam. Tad es sapratu, ka man šo šerpu vajag atgriezt viņiem. Tā kā man būs sirdsapziņas, viņi nevar paturēt sev no sērijas. Man vajag atgriezt, lai grupai arī kāp ar viņu. Viņš ir pats spēcīgākais. Tāpēc es vēl vienu nakti nevarēju palikt. Es jau tur sēdēju, viņam teicu, jo grupa nogāja lejā, viņi vienu dienu atpūtās. Un es viņam teicu, tu noies lejā, tev nav atpūtas diena, tev pēc sērijas jāiet kopā ar grupu, vai viss kārtībā. Viņš teica, jā, viss kārtībā, neuztraucies. Jo viņš kāpa uzreiz otrais kalnā pēc manis. Tāpēc vēlreiz palikt otrajā nometnē es nevarētu. Tāpēc es būtu kāpis laikam kopā līdz grupai. Tāda bija doma. Labi, un kā tad gala rezultātā tā situācija izveidojās? Gala rezultātā mēs izgājām. Es jūtos ļoti labi, sākām strādāt, nevējš, atkal silti, viss kārtībā. Tad līdz 3. nometnē arī pa sienu vertikāli jākāp no sērijas, bet tu esi aizvējā. Tu esi aiz tās sienas, tur viss ir kārtībā, silts un viss čil. Tāpēc kāpām, apdzinām visus ar kaut kādu, 15, 10 cilvēku noteikti bija, kurus mēs apdzinām. Un 300 augstuma metrus mēs pacēlām 7 stundās. Vienkārši tad saprot, cik tie augstuma metri tiešām ļoti smagi iet. 300 metrus, 7 stundas kāpām, mēs izkāpām 3. nometnē. Bija nenormāls vējš. 3. nometne ir uz tāda plača, kur jau viss ir atvērts. Un tad mēs jau sajūtām tik tiešām to spēcīgo vēju, bija kaut kādi 50 km/h. Un es jau iepriekš redzēju, ka no 3. nometnes bija grupa 8 cilvēki, kas tur bija palikuši. Viņi no 3. nometnes izgāja uz virsotnes. Jau laicīgi redzēju, ka viņi ir izgājuši, ka tur kāds kāpa. Un tad, mēs nepalikām 3. nometnē. Es viņam paprasīju 2 minūtes drusku piesaist, lai es varu padzerties kaut ko ātri samainīt, vai cimdus, vai kaut ko es neatceros. Bet, viss mēs aizgājām tālāk. Bet jau pa lielu vēju, pa kaut kādiem -30 grādiem, bija diezgan augsti. Un galu galā mēs nokērām šo krievu grupu, 8 cilvēkus, kuri bija 5 reizes lēnāki par mums. Man drusku palika grūti jau šajā momentā. No 3. nometnes līdz tiem krieviem es jau jūtu, ka man jau tā kā iedeva iekšās. Tur atkal ir stāvs kāpiens, kaut kādi 50-60 grādi un visu laiku uz augšu. Es jau sajūtu. Bet mazliet atkāpēji. Kāpēc viņš negribēja arī 3. nometnē palikt vispār? Tāpēc, ka tā ir tāda atklāta vietā, ja? Līdz galam viņš tā arī nepaskaidroja. Tā ir pēc sērijas tāda atklāta vieta, viss vēja, viss tur jūtas. Tur no, kaut kādām 10 teltīm, varbūt tikai dzīves, kaut kādas 4 ir palikušas, ir pārējās, jo viss ar sniegiem iekšā un viss ir izpostīts.
Un otrs ir, tas ir zem tās tālākā kāpiena, tas tieši zem viņa, tur kaut kāda, nezinu, lavīna, visies uz 3. nometni. Un tur ir tādi momenti, ka liekas, ka tam sen jau vajadzēja tā kā nokrist. Okay, Tāda, kas tāds, nezinu, sniega tāda kupena, kas tur milzīga stāv, un tad mēs jau no lejas skatījāmies. Tas laika jautājums, tas it kā tam būtu jau sen jākrīt, jā, un tas tieši ir zem 3. nometnes. Es domāju, tā tāda bīstama vieta, man liekas. Tur viss kaut kas varbūt ir 3. Tāpēc viņš tā vispār tur negrib palikt. Un tad jūs no tās 2. nometnes, kā tu teici, līdz 3. uzcēlāt cik 300 metrus? 308 metri, tās bija 7 stundas. 7 stundas un ejiet garām tai, jūs ejiet uz 4. nometni? Nav 4. Nav 4. pat taisno uz, Un mēs noķērām Krievu grupu, ļoti lēna. Es kā redzu, ka viņš tur vemstās priekšā un knapi dzīves ir. Mēs viņus nevaram apdzīt. Un es tieši domāju, mēs nevaram apdzīt, jā. Labi, bija tāds pīstus. Es it kā vairs negribu ātrāk iet, jo ar to grupas ideāli jūtos vienkārši. Tik elementārs kāpiens kļuva aiz viņiem. Ne tempa nekā nav, tiešām ļoti viegli. Pirms tam jums bija tāds bišķīt piedzenošs, ja tempiņš? Jā, mēs visus apdzinām, mēs gājām ātri diezgan. Bija viss kārtībā, bet tieši tas posms ar to vēju, laikam viss kopā ar augstumu salikās, ka tiešām jau ir pagrūti. Bet tiklīdz mēs viņus noķērām, elementāri. It kā varētu apdzīt, bet es jūtu, ka vienkārši šajā tempā es varu uzkāpt stundas 20. Bet mīnus, ka mēs nenormāli nosalām. Kaut gan es biju sagērbies visu uz -40, bet rokas kājas tur knapi jūtu. Tev ir tas kopējais kombinācijas, ja? Jā. Tajā viss bija kārtībā, bet rokas kājas ne. Tās man visu laiku viņas bāzes, kur vien varēja, lai tikai kaut kā dzīvinātu. Tas gan traki. Tāpēc, ka jā, mēs ļoti iesprūdām aiz viņiem. Un mēs redzam to sauli, kā viņa nāk, un mēs saprotam, ka saule ir aiz kalna. Es redzu visur, kur apkārt parādās saule, tikai ne uz mums. Tad mēs arī ļoti ilgi gaidījām viņu tādu. Tā psiholoģiski, kas te spiež, saule ir, bet viņš nedabūja. Un pēc tam, pēc šīs zeltainās sienas, ko tu teici, kas ir apmēram 2. nometnes augstumā tālāk, kāds tas kāpiens ir arī tāds tehnisks stāvs pa klintīm? Vienkārši stāvs pa sniegu? Stāvs pa sniegu, vienkārši jākāp un viss. Neatceru. Bet ierīkots arī virves. Visur virves, jā. Tur diezgan bīstam bez virvēm savādāk, bet stāvs kāpiens, jā, vienkārši jākāpj līdz galam. Bet tas, ka viņš ir atvērtā veidā un tu visu vēju un visu jūti, un tas tā iedzeļ. Vējš bija tiešām stiprs. Gala rezultātā 24 stundās uzkāpt jums nesanāca? Es neriskēju. Varbūt arī būtu izdevies. Nebija tā, ka es esmu viss bez spēka, es vairs tālāk nevaru. Es negribēju riskēt. Es zināju, ka pēc tam jāiet atpakaļ, es negribēju to visu atpakaļ darīt. Bija sajūta, ka no 11 laikam es vēl neizvilkšu. Ja mēs turpinām tās 11 stundas tāpat kā tagad, es domāju, laikam, ka nē. Ok, tad vismaz ir mazliet mierīga tāda sajūta par tevi, ka tu tomēr proti novērtēt, kur ir tā robeža. Viņš man pateikt, ka mums nav atpūtas dienu, un šī ir tikai viens variants, un es ietu visdrīzāk līdz galam. Es zināju, viņš man ir iemet iekšā, ka mums ir tā iespēja palikt 2. nometnē. Es viņu izmantoju. Tad tu tomēr izvērtē tās lietas. Nav tā, ka tu vienkārši kā karstgalvis kaut kur meties. Kaut kur es drusku aizdomājos. Labi, uzkāpāt augšā. Bildīta un jādodas lejā, ne? Jā, ilgi neuzkavējāmies par prieku kaut kā uz augšu, tas vējs bija nomierinājies, tāpēc mēs varējām diezgan adekvāti tur augšā pabūt, bet mēs ilgi negaidījām, mēs negribējām, lai tie krievi sāk pirmie iet. Mēs gribējām pirmie noiet, ka līdz viņiem vēl lejā kāpt, tas nē. Tā vienmēr ir, jā, kad it kā ir tas brīdis, kad uztaisīt bildi, bet tu redz, ka tur ir daudz cilvēku, mums jātiek ātrāk par viņiem. Jā, mums ir labs temps, īpaši lejā ejot, un es saprotu, cik priekšā vēl ir milzīgs darbs noiet lejā, jo mēs kāpām līdz pašai bāzes nometnē lejā, mēs nekur nepalikām. Tāpat arī manas lūvu virsotnē, mēs uzreiz pēc virsotnes kāpām līdz pašai bāzes nometnē, tur nometot 3500 metrus. Tāpēc es nekur negribēju iekavēties. Un cik ilgs laiks pagāja no virsotnes līdz bāzei nokāpjot? Man Tamblamā bija 11 stundas. Kopā 20 stundas mēs kāpām. Līdz virsotnē 9 un 11 lejā. Atpūtāmies 20 minūtes. Pārgerbās. Viņš pārgerbās, man bija slinkums pārgerbties, es gāju visā karstajā arī pat. Viņš pārgerbās 2. nometnē un arī pat nokāpt. Es 3. nometni slikti atceros, ne augšā, ne lejā. Es nezinu, kā pazuda atmiņa tam laikam. Bet 2. nometni es atceros arī īpaši tas ielovāls, ne augšā, ne lejā. Tur nekur nav kaifs. Bet reizēm tas karstums, kas ir tas spiedošais karstums, ir tāds, kas tevi sūc ārā vienkārši. Jā, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es eju ātri kaut kādā Damblamā, vai ne, manas lūvu virsotnē, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es ātri noskrienu to maršrutu, tāpēc, ka tas pats, es nezinu, mēs uz virsotni ejot, mēs noejam no bāzes nometnes līdz 1.
Atkal tur tas pats stāsts, ka man 2 reizes nevajag piedāvāt. Pat aklimatizējies man uz to pirmo nometni. Otrais iet man uz virsotnē bija drusku grūtāk. Nezinu, kāpēc. Bija lielāks temps ar šo šarpu. Bija stiprs ļoti šarpu bija iedots. Ar viņu bija drusku ātrāks, un tāpēc drusku arī man iedzēla. Bet jebkurā gadījumā viņš man jau pusē kaut kur jau saka, ka tu negribi šodien kāpt līdz 3. nometnē, rītdien uz virsotni. Es tāds, labi kāpju. Tā kā par 1 dienu ātrāk mēs palecam. Beigās mums nemizēs neatļauj. Viņš teica, es te pirmo reizi zinu šajos kalnos. Nākušies brauks ar mums, mēs varēsim runāt šajos. Tā kā pieturamies pie plāna. Es tāds, labi, man tā kā šerpa piedāvājas par te. Ne jau es to izdomāju. Bet, jā. Un no sērijas, no pirmās, nākušajā dienā, no pirmās nometnes līdz 3. mēs izlaidām 2, jo viņas tur no savā starpā nav tālu. Bet no 1. līdz 2. ir tehniskākā daļa. Es nogāju. Pirmajā reizē no 1. līdz 2. bez aklimatizācijas gāju 5 stundas. Bija ļoti smagi. Pirmajā reizē. 2. reizē mēs kāpām. Es 2,5 stundās nogāju. Bija ļoti viegli. Līdz 3. man bija grūtāk atkal. Bet 4,5 stundas es nogāju. Es biju 10. 3. nometnē, kad sākas saule. Nenormāli saule sākas. Es no viņas varēju paslēpties. Kaut kā es tur no viņas slēpos. Bet es jau biju tur. Pārējā grupa atnāca 5 vakarā. Viņi pa visu to karstāko sauli. Es atnācu 10, viņi atnāca 5 un pa visu to sauli gāju. Es saku, kam tas ir vajadzīgs. Domā, kā tur noskrien, šodien ir izdarīt, un es tur sēžu mierīgs. Man arī laiks ir atpūtēt daudz lielāks. Tas tur atnāk 5 mierīgs, viņš saka, cikos tu biji? Saka, 10, tāds, no way. Jā, tās ir laikam tādas 2 dažādas pieejas. Es esmu gājusi kalnos ar tādiem krietni vecākiem kungiem, teikšu, kā ir. Bet viņiem tā māksla ir bijusi tiešām ļoti lēnām, iet apzināti lēnām, tā ka tu tos savus spēkus diezgan, kā lai saka, tā kā izklīdini pa visu to gājiena garumu. Un tad ir arī otrs variants, ātrāk galā. Jā, bet arī es neteiktu, ka vienmēr visi tie spēki tiek iztērēti. Otrs man ir, man tā muguras problēma ir tie pašā Konkagvā kaut kādā. Mums tā soma, tur 25 kg uz muguras ir. Es viņu 5 stundas nesīšu un savu muguru mocīšu, es 2 stundas nonesu un nometu to somu un viss kārtībā ir. Es arī, priekš kā man 5 stundas ņemties ar to somu un tik tiešām un tā mugura sāk sāpēt. Nē, tas ir labi, ka tas ir tavs komforta temps un ir svarīgi iet tajā savā komforta tempā, jo es zinu, ka man arī ir savējais temps un ja man ir jāiet lēnāk nekā ir tas mans temps, tas īstenībā ir grūtāk. Pat liekas, ka varbūt pat mazliet grūtāk nekā skriet kādam līdzi. Tieši tās vienmēr it kā esmu iesildījies un man neļauj tā kā tagad sākt strādāt. Es nezinu, slēku tajā pašā. Man ir vieglāk savā tempā, es zinu. Man ir vieglāk arī vienam pašam, man ir vieglāk pēc atpūtām. Es nevaru ciest tās atpūtas, jo es zinu, kā es ar mamā nodarbojos, es jūtu tā otro elpu, kad atverās un tam līdzīgi. Tās pirmās 15 minūtes ir grūtas, pēc tam man atverās otra elpa, es varu mierīgi ar viņām iet jau vairāk stundas. Un katru reizi, kad apstājās, man katru reizi nositās tā elpa un atkal viss no sākuma. Es pazīstu sevi. Bet tas ir tas tavs savējais, sava veida komforts. Tas tādā ziņā, jā. Par ko tu domā, kad tu ej kalnos? Par visu kaut ko. Ļoti daudz. Jo. Pašu Everestu un Lodzes jau visvairāk es kalnos sakārtoju savu to mārketinga sponsoru kampaņu, kā viņi ir jāsaliek un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā biznesa arī sakārtojas, tur jauni projekti man tur sakārtojas. No sērijas ar Konkagvā, kad es gāju, es jau ejot ar Konkagvu, biju uztaisījis galvā remontu centra lokācijai mūsu. Es atbraucu uzreiz no lidos, es braucu uz teiku, izmērīju kaut kādas lietas, krēslas kaut kāds izmērīju, skrēju uz centru un viss mēs sākām remontu, kurš tikai mēnesi atpakaļ mēs pabeidzām. Tā kā remontu es biju plānojis jau kāpjot ar Konkagvā. Kaut kāds ēdienas jauns es izdomāju. Kāpjot merepī, kā es varu, tomātu zupu izdomāju tam līdzīgi. Nē, tad tas jautājums bija par to, jo tie arī ir tādi 2 domāšanas stāvokļi. Kamēr tev ir pietiekami komfortabls tas gājiens, tikmēr tu vari domāt par tādām lietām, kuras tev vienkārši ir nesteidzīgā tempā jāizdomā par biznesu, par to, kas mājās, par to, ko tu gribi. Un tad ir tas nākamais līmenis, kad paliek jau tik grūti, ka tu savu domāšanu koncentrē uz to, lai tu iet uz priekšu. Tas man tā ir bieži, bet es no tā cenšos izvairīties. Tā ir grūtāk. Tas domā par to kāpšanu, tas laiks vairāk ievelkas. Bet, kad tu aizdomājies par kaut ko, un tu nepamani, kā tu esi aizgājis, tā ir vieglāk. Bet tie pašā kaut kādā no 3. uz 4. nometni man grūti bija tās domas kaut kur citur aizvilināt. Es slēku šerpam, kur tās nometnes ir. Viņš tāds, tur. Tu esi skaitījis soļus? Nē, es zinu, daudz ir skaitījis, bet nē, es kaut kādas dziesmas esmu dziedājis un tam līdzīgi, bet soļus nē.
Jo, jā, tā arī ir bijusi manējā metode, ejot uz virsotni, ka es sev nolieku mērķi, teiksim, 30 soļi. Un tad tu līdz tiem 30 tiec, pēlpo, tad saproti, ka baigi jau to skābekli vairāk nedabūna. Nē, man ir vieglāk par kaut ko citu domāt. Es nepamanu, kāds maršruts pagājis. Es zinu, ka es to tempu vienalga turēšu. Man nav jādomā, ko tam man jāiet ātrāk vai lēnāk. Nē. Es vienkārši eju un es cenšos domāt par citu, bet tajā pašā laikā būt uzmanīgs un vismaz ar acīm strādāt. Bet tā ir vieglāk. Kad tu neaizdomājies, es pagāju kaut kādu momentu, tad to tik nogājis. Bet atkal tas ir no tās fiziskās stāvokļa, cik reāli ir grūti. Jā, jo tā ir tāda pašmotivācijas veids, kad tu sev noliec to mērķi, tos 30 soļus, ka ir nereāli grūti, un tad tu sevi mēģini kaut kā tur pierunāt tos 30 soļus noiet. Jā, Bet es saprotu, ka tu pie tādas robežas īsti nemaz neesi pietuvojies tajos gājienos. Tik traki, sakot, pēdējais, ko es atceros, tā ir 3. 4. nometne, manas lūkuris tāds, tiešām grūti. Mēs bijām ar skābekli. Tāds grūts kāpiens. Īpaši man nav ne pulksteņi, nekā. Es nezinu tos augstuma metrus. Es zinu, cik mēs sākām, es zinu, cik ir jāpabeidz. Mums ir jāpabeidz ar 7 no 400. Un man kāpēc liekas, mēs tik ilgi jau ejam, ka laikam drīz kaut kur ir jābūt jau tam finišam. Un man pretī iet kaut kāda sieviete, un ja uz rokas ir pulkstenis, viņa tā lēnām iet, un tur kaut kā kāpjas, un es redzu to augstumu. Tur vēl 400 augstuma metri jāpaceļ. Pat 500. Pēc pat pusē nēs. Es esmu priekš, kā mēs to sievieti satiku. Jā, reizēm ir vieglāk nezināt. Jā. Tā man ir, es biju izdomājis, ka man vajag arī kaut kādus pusmaratonus pamēģināt skriet, un te es speciāli to pusmaratonu braucu skriet uz, neatceros vairs, kā to vietu sauc, bet katrā ziņā es to negribēju darīt Rīgā, jo es zinu Rīgā, cik tālu man būtu finišs. Tas nav vajadzīgs, labāk tu nezini. Jā. Labi, ja tu zini, ka tas ir viegli darāms, bet kad tu esi tāds ar visiem pēdējiem spēkiem, tu saprati, ka tu esi pusi nogājis. Ļāviens. Tu pieminēji šerpu ceriņš. Tas ir tas, ar ko Andrim Balodim ir tāda liela sadarbība tur Nepālā. Jā, bet es pieminēju citu ceriņu. Viņi tur divi bija. Mums bija tehniskais ceriņš un bija ceriņš. Ceriņš un tehniskais. Ja vienkārši es atceros Juris Ulmanis, kurš stāstīja par savu kāpienu Everestā, viņš ļoti slavēja šerpu ceriņu. Tas bija, ar ko Andris strādāja. Viņš bija pie mums, viņš bija līderis, bet es kāpu tieši ar citu ceriņu, kur bija vienkārši kā šerpa tehniskais. Ir pienācis tas īstais laiks, man liekas, tev izstāstīt, kas tur ar tām teltīm notika pa to otro nometni. Tātad mēs sadalījāmies grupās. Es aizgāju pirmais, pametu grupu. To latviešu grupu, ja? Tu uzkāpi ātrāk. Es uzkāpu ātrāk, es gaidīju viņus pēc tam bāzes nometnē kopā ar mūsu operatoru Egilu. Viņš kāpa līdz pirmajai nometnē, tālāk viņš nekāpa. Ar operatoru jums ir doma kaut kādu stāstiņu, filmiņu veidot? Mums bija līdzi operators. Es pats safilmēju tur. Man ir mārketinga mēģis, kas man uztaisīs visu, bet viņš ar mums bija līdzi, viņš fotografēja. Viņš lielākoties fotografēja. Bet viņš nekāpa virsotnē. Viņš bija tieši bāzes nometnē, līdz pirmajai nometnē pakāpās. Tā kā es ar viņu dzīvoju bāzes nometnē, un tad mūsu grupa izgāja uz virsotni. Un viņi nogāja līdz, sākumā arī līdz pirmajai, viņi palika pa nakti, pēc tam uzgāja uz otrajai. Un sanāk ceriņa dēls, kurš bija kā šerpa, un cits šerpa. 2 šerpas, vārdu sakot, aizgāja gulēt tajā pirmajā teltī, kurā mēs gulējām. Otrās nometnes. Jā, otrās nometnes pirmajā teltī tieši tā, kas ir uz malas. Viņiem bija vējš nedaudz lielāks nekā mums. Mums varbūt bija tīri uz vakaru un uz to nakti uzgājis. Viņiem tā kā jau sākās gan izvēl pa dienu. Es neatceros, kurā momentā tas bija pa dienu, vēl bija gaiši. Un sanāk, ka tā telts uz tās malas, viņa ir uz sniega, kuram tur nebūtu jābūt pēc idejas. Viņš pat druskai laikam ir sācis kust, arī dēļ viņiem, ka viņi tur guļ virsū. Tā telts drusku saškojubiesies, ir uzpūtis kaut kāda stipra brāzma, un tā telts ir aizlidojis no tās klīnas lejā. Ar cilvēkiem iekšā? Ar abiem šerpām mūsu. Un par laimi, tur ir tāda kaut kādi 8 metri zemāk ir vieta, kur tā teltī pēc idejas nokrist, bet viņa ir arī tāda slīpa, pēc idejas uz viņas tā kā neapstāsies, viņa vienalga sāk slīdēt un krist tālāk. Par laimi viens no šerpas sakēra to ceriņa dēlu aiz kājas, ar otru roku viņš aizķērās aiz akmeņiem, plus arī tie stiprinājumi, kurus tu gribēji teikt, bet kurpjušu noras, es nezinu, tas bija maksimums, kas tur bija. Viņas aizķērās arī
akmeņiem. Un pa lielam tā telts palika tur. Bet pēc idejas viņai tur 1,5 kilometru kaut kāds brīvais kritiens bija jābūt. Tad rīktīgi kā filmās šitais ar bija vienu roku pie akmeņa, ar otru roku tur draugam kāju. Jā. Šis par laimi bija tas, ka viņi par laimi izdzīvoja. Un mēs visi runājām par to, ka ja tur būtu kāds no mums nešerpa. Īpaši tas šerpa, viņš tur Everestā ar viņiem kāpa un tam līdzīgi, viņš tās cilvēks darītājs. Ja tur kāds no mums būtu, diez vai mēs tur noreaģētu šādi. Tā kā tā telts aizgāja pa gaisu, jā. Un kā reiz bija arī latvieši izgājuši kāds stolti vai kaut ko, viņi to redzēja, kā vienkārši viņi tur aizgāja pa gaisu ar visiem tiem cilvēkiem. Tāpēc, ātri pasauc palīgā, ātri nolaid viņiem virves, viņus izvilka ārā, uzvilka augšā un tam līdzīgi, bet tas varēja nebeigties šādi. Sanāk, ka viņš vienkārši apķeroties ap akmeni un paveicoties, ka tur tās mazās virvītes, kas tai teltī bija piesietas klāt, kaut kur bija ieķērušās, tikai tāpēc viņi noturējās. Jā, viņš noturēja tās virves drusku. Ja ne viņš, tad tās virves nenoturētu, tikai viņus abus. Plus viņš arī pakēra to čaliku, viņš jau lidoja ārā no telts. Viņš viņu sakēra un tā kā arī noturēja. Tas ir Hollywoods stāsts. Tas tiešām, jā. Vai tu esi saskāries ar tādām lietām kalnos, teiksim, nāvi kalnos vai redzējis līčus kalnos? Nē, vēl. Vai es par to domāju, kā tas varētu tevi ietekmēt? Es domāju, nekādīgi. Mēs visi apzināmies, kur mēs ejam. Tāpēc es pieņemu, ka viņi tur var būt, parakstot manas papīrus, ko darīt ar manu līki, ja es tur palieku, ka es tur parakstu, lai mani aizāt, tā kā lētākais variants aizāt tev iemest. Tā kā tos visus papīrus arī parakstu un apzinos, tā kā es šaubos, ka es tur kaut ko tādu sajutīšu. Tam pret to ir jātiec savādāk tur. Tas ir, tomēr to visu apzinās, kur mēs braucam. Bet saskāries, neesmu. Jā, tie ir tādi kalni, kur baigi jāprēķina arī tās savas darbības un filmu scenāriju arī, kad tu redzi, ka ir cilvēks, kuram ir grūti tādā augstumā, vai viņam palīdzēt, vai iet garām. Nav nejausmas, kā rīkoties. Vēl nav bijis, tāpēc arī nevaru atbildēt. Bet pašā laikā es nebraucu uz tiem kalniem, kur ļoti bieži ir lavīnas, tā kā pieņemsim Anapurnu, teiksim tā, kur tie gadījumi nāvējošie notiek arī tie, kas tiešām tiem kalniem ir gatavi. Bet lielākoties, ko es jau esmu redzējis, un es esmu pārliecināts, ka es ļoti daudz to Everestā redzēšu, ka vienkārši tie cilvēki nav gatavi tiem kalniem. Mentāli tā kā nav gatavi. Arī fiziski nekā, vienkārši ir nauda, viņi atbrauc. Kalni sāks mājās, tas ir viennozīmīgi, tāpēc grūti saprast, kā attiekties pret to. Tu esi atbraucis pats uz drošu nāvi no sērijas. Es saku, es manas lūdzu redzēju, pat īpaši tur mums bija sieviete tāda, kur tāda ļoti, es nemīlu tāds cilvēks, beigais runātājs, un tur esmu bijusi, un es laiku nekā redzu, kā viņš tos čipšus tur tie bāz nometnē, un es tur kāpšu bez skābekļa. Un viņu knapi atrunāja no tā, lai viņai deva mēģināt, lai kāptu bez skābekļa, vajadzīga lielāka aklimatizācija, vairāk jāiet, un tam līdzīgi. Un viņai to visu deva, un viņai šerpa saka, tu to neizdarīsi. Tā kā, tu tur ir paliksi bez tā skābekļa. Un tad beigās viņam pierunāja uz to, viņai baigi jūgi negribēja, bet viņu pierunāja uz to, lai viņai velk skābekli uz virsotni. Mēs aiz viņas 1,5 stundu stāvējām rindā. Viņa knapi soli var uztaisīt. Tā cilvēki tur ir. Es saku, ja es atnāku 10 uz nometni, un cits atnāk 5 vakarā, knapi dzīvs, viņš vairs neko dzīvē vairs negrib. Bet kā tu domā, vai šis tomēr nebūtu jāizvērtē tām kompānijām? Protams, pretī ir nauda, bet tādā pašā laikā ir tāda atbildība par to cilvēku, jo viņi kalnos ir bijuši, kā tu pats teici, 30 reizes uzkāpuši 8000. Un vai tiešām pirms ekspedīcijas tomēr nevajadzētu pateikt, sorry, tu tomēr nebrauksi šogad, patrenējies un brauc nākamgad? Šajā ziņā man patīk tāda liepiņu attieksme, ka ja tu nevari uzkāpt, tad tu nevari uzkāpt. Ir jāgatavojas tiem kalniem. Tavā grupā ir vājš, es tevi nevedīšu augšā, tas ir risks. Tāpēc būtu, protams, tas būtu ekspedīcijai, visi jānovērtē. Bet šīs būtu jāizvērtē vēl esot nekalnos. Un arī liepiņu gadījumā viņi pie šiem secinājumiem nonāk kurā brīdī? Bet viņi sūta visu laiku, viņi sūta mājasdarbus, kas ir jādara, viņi prasa, vai jūs tur skrienat, vai nezinu, vēl kaut ko vajag. Tā ir tāda atbildība pašam arī. Cik tu brauc pie viņa mājās pārbaudīt, viņš tiešām to dara. Tik, cik var pārbauda, bet beigās nevar jau viņus vainot par to, ka kāds negrib viņu vairs uzvest. To viss bija sūtīts un neko nesi darījis. Kā mums tur bija Montblana
brīvdienu pastaiga gar jūru, baigā sagatavošanās tev. Logiski, mēs negribam te viņiem sasaistē un iet ar tevi augšā. Tāpēc redzēt par tām situācijām izvērtēt baigi grūti. Kad es redzu, ka tādi cilvēki ir atbraukuši, man tāds baigās līdzjūtības drusku pazūd. Bet arī pašā laikā, katram no tiem cilvēkiem ir kaut kāda tas savs redzējums. Viņa ekspektācijas bija tādas, ka ar šo pietiks. Labi, es nedomāju, tas ir tavs kalns, tev nav vispār, tu dari, tad es pie tevis īsti neaizteiktu. Problēma vienīgi ir tajā, ka jūs esat vienā grupā. Bet šajā plusā ir Nepāla tas, ka tev ir savs šerpa, tev ir novilktas virves, tu neesi atkarīgs no viena. Būtībā tu praktiski viens kopā ar to šerpu, tas nekas, ka jūs esat 26 cilvēki, kas tanī brīdī ir uz kalna. Man nekādīgi neatiecas tie cilvēki. Esmu tikai es un šerpa un visi. Bet es pieļauju, ka tas ir tādā Nimsdaja ekspedīcijā. Tas ir visās. Tas ir visur. Tas ir tieši 8000, tāpēc, ka tur ir novilktas virves, tu neesi sasaistē, tu neesi atbildīgs par 4 cilvēkiem. Un, starp tevi un šarpu nav sasaita? Nē. Bez virvēm? Virve vismaz ir līdzi. Nevienmēr. Man liekas, šorīt Manuslam nebija. Damlamā bija. Bet pa lielam, tur ir novilktas virves. Īpaši, ko Damlamā tur bija pa 3-4 virvēm. Viens viņas netīra. Jā, par to tīrīšanu un netīrīšanu. Es vēl pavisam īsi gribu tevi iztaujāt par to, kā tu tur īsti izskatās uz vietas. Es saprotu, ka par Everestu runā kā par vienu lielu atkritumu kalnu, kā izskatās šajos kalnos, kur tu biji. Par šo mēs arī cēlām. Es ne stipri iesaistījos, bet es klausījos tās sarunas ar Nimsdajiem, to visu teica, ka pat tā, idejiski tur Nimsdajs rīko tās visas kalnu tīrīšanas ekspedīcijas un tur tērē miljonus un tā tālāk, bet tajā pašā laikā mēs skatāmies arī viņa komanda vienkārši var paņemt maisu un iemest kaut kādā aizā un tā tālāk. Īpaši ķīnieši tie vispār ir vienkārši tāds cūks, es nevaru. Bet nav tur tīrs. Un tās pašas teltis, kā tu teici, kuras tur vējam, sniegam saplosītas, tās arī tur paliek, neviens viņas lejā nenovāc. Varbūt kāds kaut ko var paņemt aiz sevis, un varbūt kāds kaut ko var papildus paņemt, kāds šerpa, kurš tur atbildīgāks vai vēl kaut ko, bet pa lielam, tur baigi netīrs. Un tādā vietā, kur, teiksim, kā tu teici, tanī otrajā nometnē, kur ir super ierobežots laukums. Priekš manis tur bija tiešām miskaste, un es to teicu šerpā, viņš saka, tas vēl šogad ir tīrs. Okay. Tur vēl parasti viņš saka, ir daudz netīrāks. Bet... Labi, un par cilvēku atkritumiem, kā tanī, piemēram, otrajā nometnē to nokārto? Man liekas, no šī gada bija tas, ka viss ir jādara maisiņos, arī Nepālā. Mums izdeva maisiņus, un kaut kāda 2000 sots, liekam, ja tur nezinu. Es tā nesaprotu to stāstu, kā tur ir jāatgriež vispārreizi, bet tur kaut kādas baigās sankcijas esot tagad. Man grūti spriest, man viņi vispār nav kalnos, tāpēc, ka es neēdu. Bet, starp citu, kaut kur es biju dzirdējis, laikam, uz Denali ejot, labi, varbūt tie ir vienkārši tādi joki. Ja tev nav ko tanī maisiņā ielikt, tad tev arī iedod sodu, jo tad jau var padomāt, ka tu esi kaut kur citur to izkrāmējis. Bet es saku, tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc es arī neēdu, tu jūs augstumos visu to darīt, tad tas nav vajadzīgs. Super nekomfortabli ar... Liku dibanu tik augstu kaut kur būt. Tāpēc man ir super komfortabli, ka es no šī izvēros. Jo arī ļoti tāds, tu daudz ej, maz dzer, maz ēt, daudz svīsti, un tad viss tas vienkārši tiek izvadīts pēc tam savādākā veidā no tevis. Jā, tas ir tāds, tas alpīnisms kalniem ir bišķīt tāds spožums un posts ar visu to daudzo cilvēku būšanu tur. Jā. Vēlmi uziet tajos kalnos. Īpaši, visdrīzākais tagad tie pēdējie gadi. Visdrīzākais mēs runājam, laikam, Nimsdajs arī ir tas, kurš uzsācis šo visu 8000 krāšanu un tam līdzīgi. Pirms viņa tikai 16 gadi cilvēkam aizņēma, lai uzietu visās. Un tad viņš sāka šo kustību krāt šīs virsotnes, un man liekas, pēc viņa ir sākusies tiešām tāda... Tad, kad jau viņš pats kāpa virsotnē, tā superslavenā bilde no Everesta, kur visi stāv uz Hillarijas liekšņā rindā, tā bija viņa uzņemta no
fotografija. Nu jā, bet varbūt bija tieši stāsts par Everestu, ka tas bija ļoti populārs. Bet tā, lai tagad visi 8000 un kāds sāktu krātos 14 un tam līdzīgi, man liekas, tas tieši pēc viņa tā ir sācis. Tu ar viņu pašu personīgi aprunājies? Jā, mēs bijām runājuši arī interviju, un viņi drusku tādu paņēma priekš video. Vai viņš jūt tādu atbildību mazliet pret tiem kalniem, vai viņš ir tāds biznesa cilvēks vairāk? Censties runāt skaisti, viņš cenšas. Tur vienmēr vada tur komandu, vienmēr izsakās un tam līdzīgi. Es tāds ļoti skeptisks esmu par tādiem cilvēkiem, kurš daudz runā. Es tāds pats esmu baigais darītājs, man nepatīk daudz runāt, tāpēc runā viņš skaisti, bet pa faktam es zinu, ka tas pats biznesmens viņš ir. Es saklausījos, cik arī viņš tur, cik viņam privātās ekspedīcijas izmaksā, cik, nezinu, viņu uzstāšanās izmaksā un cik tāda naudas mašīna tas nemazais ir. Nu, tā pirmā lieta, par ko viņš, man liekas, tā skaļi runāja, bija tieši šī te paši šerpas, ka tas viņu darbs netiek novērtēts pietiekami kalnos un ka viņš ir viens no tiem, kas tā izgaismo viņus kā cilvēkus. Kā to pasaka? Nepālā īsti viņu nemīl. Viņu pašu, jā? Tie šerpas īsti viņu nemīl. Kāpēc? Nav viņam tur tāds visideālākās attiecības. Viņš tur ir, nezinu, kā kurš ko saka, ka viņš tur maksājis nav, ka viņš tur, nezinu, nepalīdz te Nepālē vai vēl kaut kā, vai viņš tas visu sev savāc, vai vēl kaut kas, visus tos laurus sev savāc, kaut gan ar viņu tur liela komanda ir, kaut gan viņš tur visus tos komandu, es uzkāpu nevis viņu, bet, grūti teikt. To es dzirdēju šajā ekspedīcijā, to es dzirdēju iepriekš, bet, arī atlasa viņš. Daudzi šerpas varbūt uzskata, ka viņi ir spējīgi strādāt ar viņu, bet viņš viņiem atsaka, vai ir ar viņiem pastrādājis, viņus atšūjis. Viņš mums pats teica, ka 5 vai 6 gadus ir krājis tieši lasījis šo komandu. Man liekas, tur nav neviena, kurš ir mazāk par 10 gadiem bijis kalnos. Un tad uz Everestu un Lodzi tu plāno arī ar viņa kompāniju? Es vēl nav tā, kas ar viņiem plānoju. Izsaka man daudz piedāvājumus tagad. Daudz vēlas. Tad tu jau tur Nepālā esi jau tāds zināms es visiem čalis, saku, ka es vai ne? gribu to izdarīt. Visi grib, protams, tas ir biznes. Visi grib, lai tu tieši viņam maksā. jā, bet es jau godīgi visdrošāk justos. Kā drošāk? Es drošāk justos, ka tas plāns uz sasniegto pasaules rekordu varētu būt ar viņiem sasniegts. Tāpēc, redzot visu viņu to sastāvu, šerpu vispārējo, man drošāk būtu, ja es ar viņu to darītu. Man liekas, viņš man atlasītu vajadzīgos cilvēkus, un sagatavot to plānu pareizi. Pirmkārt, viņš pats tos rekordus taisa un nevienu. Es domāju, man varētu sagatavot tieši šis cilvēks labāk. Rekords ir no Everesta līdz Lodzei, tieši tā traverse, mazākā 6 stundās un 1 minūtē. Jā. Tas ir tagad rekords šerpam, kurš pieder. Paldies tev par to, ka tu veltīji savu laiku. Es saprotu, ka tu esi aizņemts cilvēks. Šeit Rīgā ir daudz ko darīt. Tu daudz strādā, bet man ļoti patika tas, ko tu stāstīji. Tas bija pilnīgi tāds, varbūt ne gluži pilnīgi, bet tāds savdabīgāks skatījums uz to, ko kalnos darīs. Esmu vairāk runājusi ar tādiem vecāka gadagājuma alpīnistiem, tādiem onkuļiem. Jā, tur ir cita attieksme. Jā, bet bija ļoti interesanti uzzināt par to, kā notiek šīs komerc ekspedīcijas 8000-niekos, kur man visticamāk nesanāks naudu sakrāt. Bet, un tādā pašā laikā mazliet skumji, ka tas ir tā, ka ir cilvēki, kuriem ir tā vēlme doties uz 8000-niekiem, bet ka tu dzirdi cenas. Tāpēc man plus ir tas, ka esmu ļoti fiziski spēcīgs, ļoti labi jūtos augstumos, un tāpēc 3. reizi biju Nepālā, 3. reizi es vācu visus kontaktus, ko vien var ievākt, tāpēc es domāju, 26. gads es jau daudziem paprasīju, lai kaut ko atsūta. Daudz ko var izdarīt privāti ar kādu šerpu, kurš ir spēcīgs un kurš vienkārši kaut kādu uzņēmumu var paprasīt, lai tur iedot kādu bāzes nometnes vietu vai vēl kaut ko. Tāpēc, ja sēdēt Latvijā, meklēt Googlē, uzkāpt tajā un tajā kalnā, būs dārgi. Bet, ja sāc iepazīties, tu zini, ka viņš kāps tā vai tā, vai viņš vedīs kādu privātu klientu vai tam līdzīgi, un tu varbūt var ielikt kopā ar viņu, tad to var izdarīt lētāk. Citreiz man slūp, man teica, ka 7-8 tūkstoši var izmaksāt. Šis bija arī labs padoms tiem, kuri vēlas doties kalnos. Katrā ziņā es tev novēlēšu atrast sponsorus, lai tas tavs sapnis piepildās un kļūst par realitāti. Un lai ir veiksme, visi vajadzīgie kauliņi sakrīt tā, lai tev tiešām izdodas šīs abas virsotnes sasniegt. Un es ceru, ka tad, kad tas būs izdarīts, tu atnāksi vēlreiz podkāstu un pastāstīsi, kā tev šis gāja. Droši.
Paldies tev liels un Paldies paldies tiem, kas skatās, klausās visu laiku. Čau! Tā.